Klinšu kāpšana nenogalina tevi tā, kā tu varētu gaidīt. Tā neaizved prom pārgalvīgos. Tā neaizved vīrus, kuri taupa uz drošības rēķina, izlaiž apmācības vai nezina, ko dara. Tā paņem labākos. No leģendas, kurš 23 gadus kāpšanā nebija nokritis nereizi, līdz pat stāstam par klinšu kāpēju, kurš nomira visnegaidītākajā un šausminošākajā veidā. 5 vīrieši. Vairāk kopējas pieredzes uz vertikālām klintīm nekā lielākā daļa valstu spēja sagatavot veselas paaudzes laikā. Katrs no viņiem nomira, darot kaut ko tādu, ko bija darījuši 10 000 reižu iepriekš. Bet kopā viņi kļuva par 5 no traģiskākajiem klinšu kāpēju nāves gadījumiem vēsturē. Nākamo 2 stundu laikā jūs redzēsiet, kā tieši tas notiek. Piebīdiet krēslu. 2009. gada 5. jūlijas, Dyke Wall, Kalifornija. Viņš viens pats kāpj pa saules sildīto granītu. Bez virves, bez drošības jostas, tikai kāpšanas kurpes, ar magnēziju apkaisītas rokas un 30 gadu pieredze, zinot tieši to, ko viņa ķermenis spēja. Viņa priekšā ir iesildīšanās maršruts, tikai 24 metri. Šāda veida kāpiens no viņa gandrīz neko neprasa. Viņa kreisā roka sniedzas pēc satvēriena, kur tā jau 100 reizes iepriekš ir aizsniedzis. Tieši tas notika Džona Bahara pēdējās minūtēs. Laipni lūdzam uz galējās robežas. Kad Džonam Baharam bija tikai 17 gadi, viņš nolēma kļūt par labāko klinšu kāpēju pasaulē. Jūs droši vien viņu sauktu par traku. Viņš pamet skolu un 1975. gadā ieradās Josemitu ielajā ar sarkanu Volkswagen busiņu, kāpšanas kurpēm, alta saksofonu un ķermeni, kas šķita radīts tieši vertikālām klintīm. Kāpšana bija visas viņa dzīves centrā. Viņam nebija intereses par neko citu. Savā agrā pusauģa vecumā viņš atklāja smilšakmens klinšu kāpšanas vietu San Fernando ielajā, ko sauc par Stony Point. Un ar to viss pārējais beidzās. Vietējais kāpējs atcerējās, kā redzējis pusaudzi Džonu Čonu kāpjam un teica, kad es sāku kāpt, Bahars jau bija šeit. Viņš vēl mācījās vidusskolā. Viņš jau tad bija labāks par visiem pārējiem. Viņš bija lēns, precīzs, perfekts. Jo Zemitā viņš pievienojās brīvdomīgu, talantīgu jauno kāpēju grupai, kuri šo ieleju bija padarījuši par savām mājām un kāpšanu par savu apsēstību. Viņus sauc par Stone Masters, un viņi dzīvoja furgonos un teltīs nometnē, ko sauc par 4. nometni. Dažkārt pat vairākus mēnešus pēc kārtas, katru dienu kāpjot klintīs. Viņi pārrakstīja to, kas šajā sportā bija iespējams, un viņi to apzinājās. Lai saprastu, kas nogalināja Džonu Baharu, vispirms ir jāsaprot pasaule, ap kuru griezās visa viņa dzīve. Lielāko daļu 50. un 60. gadu galvenais mērķis uz lielās sienas bija vienkārši nokļūt virsotnē, izmantojot jebkādus nepieciešamos līdzekļus. Kāpēji izmantoja metāla tapas, kuras iedzina plaisās, lai uz tām stāvētu. Viņi izmantoja virves cilpas, lai uzvilktu sevi augšup. Klints bija problēma, kas jāatrisina ar aprīkojumu. Neviens īpaši neuztraucās par to, kā tas izskatās. Stone Masters Tamainia. Viņu filozofija bija vienkārša un vienlaikus radikāla. Izmanto tikai savas rokas un kājas uz klints, nekāda palīga līdzekļu, nekādas vilkšanas augšu par ekipējumu. Ja tu nespēji to uzkāpt ar saviem spēkiem, tu vēl nebija tam gatavs. To sauca par brīvo kāpšanu, un viņi sasniedz augstums, kādus neviens iepriekš nebija sasniedzis. 1975. gadā Džons un citi Stone Masters kāpēji veica pirmo brīvo uzkāpienu maršrutā, ko sauc par Astroman, Vašingtonas austrumsienā. Kolonna, bēdīgi slavena, ļoti sarežģīta siena ar vairākiem posmiem, kurā līdz šim pat labākie kāpēji bija spējuši uzkāpt tikai ar palīga līdzekļiem. Viņi to uzkāpa, pilnībā izmantojot tikai savu spēku. Tas kļuva par vienu no slavenākajiem kāpieniem Amerikas alpīnisma vēsturē un noteica jaunu standartu tam, ko cilvēka ķermenis spēja paveikt uz vertikālas klints. Bet pat šajā grupā Džons izcēlās. Kamēr pārējie koncentrējās tikai uz kāpšanu, viņš arī trenējās. Viņš bija apsēsts ar to tādā veidā, kāds kāpšanas pasaulē vēl nebija redzēts. Viņš lasīja grāmatas par uzturu un cilvēku ķermeni, par to, kā darbojas muskuļi, kā attīstīt tvērienu spēku, kā ātrāk atjaunoties, visu to. Viņš pētīja cīņas mākslas pārstāvis, piemēram, Brūsu Lī. Viņš nopietni pievērsās spēka attīstīšanai. Viņa nometne 4. nometnē bija pilna ar atsvariem, piekaramām kāpnēm un pievilkšanās stieņiem.
Citi alpīnisti bieži nāca skatīties, kā viņš trenējas, gluži kā tu apstājies, lai paskatītos uz kaut ko tādu, ko nekad iepriekš neesi redzējis un nevari īsti izskaidrot. Lai kāptu ātrāk, viņš izgudroja treniņu ierīci, kas kļuva pazīstama kā Bachelor Ladder. Tās ir aptuveni 5,5 metrus garas pārkaranas virves kāpnes ar koka pakāpieniem, pa kurām var kāpt tikai ar rokām, neizmantojot kājas. Tas izklausās vienkārši, bet tā nav. Mūsdienās kāda šī koncepta versija pastāv gandrīz katrā kāpšanas zālē uz zemes. Džons uzbūvēja oriģinālo starp 4. nometnes kokiem 1970. gados. Savā labākajā formā viņš spēja izpildīt pievilkšanos ar vienu roku, turot brīvajā rokā 12,5 mārciņu hanteli un 2 pievilkšanās ar abām rokām, kad ap vidukli bija piesieti vairāk nekā 100 mārciņu, kā daļa no parastas treniņu sesijas. Džons to visu darīja tāpēc, ka viņš gribēja būt tik labs uz jebkuras maršruta, lai krišana nebūtu iespējama. Nevis maz ticama vai reta, vienkārši neiespējama. Bet bija arī vēl viens iemesls, kāpēc Bahars bija apsēsts ar pilnību. Jā, Stonemaster's bija brīvie kāpēji, kuri izmantoja tikai savas rokas un kājas, uz klints virvi piesprādzējot ekipējumā, kāpjot augšup, lai tā noturētu viņus, ja viņi nokristu. Tas jau tika uzskatīts par drosmīgu un progresīvu tajā laikā. Džons gāja vēl tālāk. Viņš pilnībā noņēma virvi. Šo kāpšanas metodu bez virves, bez drošības jostas un bez jebkāda veida aizsardzības sauc par brīvo solo kāpšanu. Džons to neizgudroja, bet viņš bija pirmais, kurš to darīja konsekventi un metodiski, kāpjot grūtības pakāpēs, kas lika pārējai kāpšanas pasaulē apklust. 1976. gadā, 19 gadu vecumā, viņš nolēma uzkāpt 400 pēdu augstā granīta sienā, ko sauc par New Dimensions. Šī maršruta grūtības pakāpe bija 5.11a, kas tajā laikā bija visgrūtākais vērtējums. Un Džons nolēma to uzkāpt bez virves. Viņam izdevās. Daudziem kāpējiem tas iespējams būtu viņu karjeras spilgtākais brīdis. Džonam tas bija tikai sākums. 1979. gadā viņš uzkāpa 3 virvju granīta maršrutā Josemitu ielajā, ko sauc par Nabisco Wall. Tas no viņa prasīja uzkāpt gandrīz 1000 pēdu augstā vertikālā klintī bez virves, pa posmiem, kur pat elites kāpējiem bija grūti tikt galā pat ar pilnu ekipējumu. Un viņš to paveica nevainojami. Tad viņš pievērsās maršrutam, ko sauc par moratoriju. Tas bija 500 vertikālu pēdu Josemitas granīta. Tas atšķīrās no viņa iepriekšējiem mēģinājumiem. Viņš nolēma to kāpt bez drošināšanas, lai gan nekad iepriekš nebija to kāpis. Kāpšanā to sauc par on-site solo, un tas tiek uzskatīts par visbīstamāko, ko cilvēks var brīvprātīgi darīt uz klints. Kāpjot augšup, viņš nebija pilnībā kontrolē situāciju. Katrs kustības solis pārbaudīja viņa robežas. Viņš tika līdz virsotnei un nokāpa lejā, taču tā vietā, lai justu ierasto gandarījumu pēc kāpšanas, viņš izjuta ko citu. Viņš vēlāk to aprakstīja. Virsotnē es jutos kā tukša čaula, it kā būtu izsprucis sveikā no kaut kā, ko nevajadzēja darīt. Šī sajūta nozīmēja, ka veiksmei bija bijusi nozīme, un veiksme Džona Bahara filozofijā nebija pieņemama. Veiksme nozīmēja, ka atstarpe starp viņu un zemi bija sašaurinājusies līdz kaut kam, ar ko viņš nevarēja pilnībā rēķināties. Tāpēc viņš nolēma, ka turpmāk brīvajā solo kāps tikai tos maršrutus, kurus ar virvi bija kāpis pietiekami daudz reižu, lai pilnīgi droši zinātu katru kustību. Pats solo kāpiens tad būtu tīra meistarības demonstrācija. Kontrole, nevis izdzīvošana, bija standarts. Tā bija viņa kāpšanas filozofija, un tā radīja rekordu, kādu šis sporta veids nekad iepriekš nebija pieredzējis. Džons iekaroja maršrutus, kurus lielākā daļa nopietnu alpīnistu nekad nebija uzkāpuši pat ar virvi. Vairāk nekā 30 gadu laikā viņš uzkāpa aptuveni 1,5 miljonu pēdu klints bez jebkādas drošināšanas. Tas ir ekvivalents kāpšanai no jūras līmeņa līdz Everesta virsotnei vairāk nekā 50 reizes, nereizi nepiesprādzējoties pie nekā. Džons to nedarīja, lai izrādītos vai aiz augstprātības. Viņam kāpšana bez virves nebija ekstrēma, tā vienkārši bija godīga. Tas bija cilvēks, kas pārvietojas pa pasauli, pilnībā atbildīgs par katru savu lēmumu, kā daba to bija iecerējusi. Pēc viņa vārdiem visi ir bez drošināšanas. Kad tu ej uz veikalu, tu arī esi bez drošināšanas. Tas ir tikai jautājums par maršruta grūtības pakāpi.
un Džons vēlējās, lai pasaule to saprot. 1981. gadā viņš ievietoja sludinājumu Yosemite kāpējiem, solot $10,000 atlīdzību ikvienam, kurš spēs viņam sekot vienu pilnu dienu bez virves. Vienkārši jātur līdzi viņam uz jebkura klints, ko viņš izvēlēsies, un varēsiet aiziet prom ar $10,000. Neviens šo piedāvājumu nepieņēma. Labākie kāpēji pasaulē – vīrieši un sievietes, kuri trenējās kopā ar viņu katru dienu un zināja, uz ko viņš ir spējīgs, paskatījās uz viņa piedāvājumu un neko neteica. Šis klusums pateica visu. Džons Beikers bija kļuvis par kaut ko tādu, ko šis sporta veids nekad iepriekš nebija redzējis un kam īsti nebija vārda. Līdz 80. gadu vidum Džons bija kļuvis pasaules slavens tādā veidā, kādā neviens alpīnists nekad nebija bijis. Viņš viens pats kāpa pa nāvējošām maršrutiem tiešraidē, televīzijas reklāmās. Viņš piedalījās izdzīvošanas spēļu sacensībās un uzvarēja. Žurnāls Rolling Stone publicēja rakstu par viņu, laikā, kad alpīnisms nekad nebija parādījies uz žurnāla vākiem. Viņš kļuva par sporta veida publisko seju, par kuru lielākā daļa amerikāņu nekad nebija dzirdējuši. Kameras priekšā darot lietas, kuru īstumam lielākā daļa amerikāņu nespēja noticēt. Pasaule viņu iemīlēja. Neviens maršruts vai kalns viņu nespēja apturēt. Neviens alpīnists pasaulē pat nemēģinātu. Nevadas šoseja grasījās izdarīt to, ko 30 gadi klinšu kāpšanas nekad nespēja. 2006. gada 13. augustā Džons Beikers sēdēja automašīnā, kas devās mājup no izstādes Salt Lake Cityjā. Tobrīd Džonam bija 49 gadi. Viņš joprojām kāpa, bet viņš bija daudz vairāk nekā tikai alpīnists. Viņam bija plaukstošs bizness, jauns dēls vārdā Tairus un dzīve, kas bija izaugusi tālu pāri tam sarkanajam Volkswagen busiņam, ar kuru viņš bija atbraucis pirms 30 gadiem. Sēdeklī blakus viņam atradās Stīvs Karafa, viņa biznesa partneris un tuvs draugs. Viņa draudzene Anastasija arī bija mašīnā. Tā bija paredzēta kā garlaicīga brauciens mājup, taču kaut kur pie Nevadas štata robežas viņa transporta līdzeklis nobrauca no ceļa. Neviens nekad nav pilnībā izskaidrojis, kāpēc tas notika. Nebija nekādu nelegālu vielu vai iesaistītu citu automašīnu, tikai taisns tuksneša šosejas posms. Un tad, bez jebkāda brīdinājuma, viņu automašīna bija nost no ceļa. Stīvs gāja bojā uzreiz. Anastasija izdzīvoja ar nelielām traumām. Džons vēl bija dzīvs, kad pie viņa ieradās mediķi. Viņu ar helikopteru nogādāja uz jūtu steidzamai medicīniskai palīdzībai. Un tas, ko ārsti atklāja, bija nāvējošs trieciens viņa karjerai. Viņš bija salauzis 5 skriemeļus kaklā. Mugurkaula kakla daļa ir mugurkaula posms, kas atrodas kaklā. Tie ir 7 skriemeļi, kas sakrauti viens uz otra, sākot no galvas kausa pamatnes līdz pleciem. Caur visu šo 7 kaulu centru iet jūsu muguras smadzenes. Katrs norādījums pakustināt pirkstu vai satvert kādu priekšmetu iziet cauri šaurajam koridoram jūsu kaklā. Bakars bija salauzis 5 no šiem 7 skriemeļiem. Visnopietnākā no šīm lūzumiem bija pašā kakla skriemeļu augšdaļā, tieši galvas kausa pamatnē. Ārsti Džonam teica, ka ja lūzums būtu bijis tikai par dažiem milimetriem citā virzienā, viņš būtu bijis paralizēts no kakla uz leju. Vai arī viņš būtu miris pirms ieradās mediķi. Viņa mugurkauls bija ķirurģiski jāsavieno atpakaļ kopā ar stieņiem un skrūvēm, lai noturētu tās daļas, kuras avārija bija salauzusi. Bet viņam nebija medicīniskās apdrošināšanas, un viņa rēķini bija milzīgi. Ziņas izplatījās, un kāpšanas kopiena savāca līdzekļus vīrietim, kurš šo sporta veidu pacēla jaunā līmenī. Viņa rēķini tika apmaksāti. Operācija bija veiksmīga. Neskatoties uz visu šo pārbaudījumu, Džons atkal staigāja uz savām kājām. Tas bija medicīnisks brīnums, bet Džons vairs nekad nebūs tāds pats. Kad ķirurģi atkal savienoja viņa kakla skriemeļus, viņi nostiprināja kaulus, bet viņi neko nevarēja darīt ar viņa bojātajiem nerviem. Kauli ar laiku sadzīst. Ar nerviem tā nenotiek. Dažreiz tie nekad pilnībā nesadzīst. Šo stāvokli sauc par paliekošu nervu bojājumu. Tā ir pastāvīgs traucējums signālu pārvadē no smadzenēm caur kakla mugurkaulu uz rokām un plaukstām. Un īpašā problēma ar šo stāvokli ir tā, ka tas nav pastāvīgs. Tas var būt pilnīgi nemanāms vairākas dienas vai pat nedēļas pēc kārtas. Un tad, bez jebkāda brīdinājuma vai iemesla, ko varētu noteikt, signāls pazūd. Komanda atstāja smadzenes, ceļo lejup caur saplūdušajiem skriemeļiem, un kaut kur šajā bojātajā koridorā tā pazūd. Muskulis otrā galā gaida komandu, kas tā arī pilnībā nepienāk.
Džona gadījumā šis bojājums bija ietekmējis vienu roku un plaukstu. Dažās dienās viņš pamodās, un viss bija kārtībā. Citās dienās viņš mēģināja paņemt kaut ko tik vienkāršu kā kafijas krūzi, un viņa roka viņa pievīla. Ne jau dramatiski, ne kā vardarbīgs spāzma vai pilnīgs funkciju zudums, tikai nedaudz vājāk. Satvēriens, kam vajadzēja būt 10, šķita kā 6. Pirksti aizvērās par pusi sekundi lēnāk, nekā viņa smadzenes tiem lika. Lielākajai daļai cilvēku tā ir neērtība. Cilvēkam, kurš kāpj bez virves un drošināšanas, 6, kad vajag 10, nav tikai neērtība, tā ir nāves spriedums. Džonam vissliktākā daļa bija tā, ka viņš nekad nevarēja zināt, kāda būs diena, līdz tas jau bija sācies. No rīta viņa ķermenis nedeva nekādu signālu, kas pateiktu, ka šodien būs slikta diena. Viņš jutās labi, līdz pēkšņi vairs nejutās tā. Neskatoties uz to, viņš turpināja kāpt bez virves un drošināšanas. Tāda vienkārši bija viņa būtība, viņš citādi sevi nemaz nepazina. Apturēt to būtu kā atteikties no skābekļa. Tāpēc, lai pielāgotos savainojumam, viņš veica izmaiņas. Viņš vairs nekāpa uz savu spēju robežas, un tā vietā izvēlējās maršrutus, kas bija krietni zem viņa spēju robežas. Maršruti bija tik tālu zem viņa maksimuma, ka pat sliktā dienā, pat dienā, kad roka bija tikai 6, kāpšana joprojām bija viņa spēju robežās. Viņš kāpa viens pats bez drošināšanas ar lielāku rezervi nekā jebkad iepriekš bija vajadzējis. Vairākus gadus pēc negadījuma šī pieeja darbojās, līdz brīdim, kad tā vairs nedarbojās. 2009. gada 5. jūlija svētdienas rīts, Mammoth Lakes, Kalifornija. Džons pamodās, iekāpa savā mašīnā un 5 minūšu laikā aizbrauca uz klinti, kur bija apmeklējis 100 reižu. Dyke Wall atrodas virs Džordža ezera 9000 pēdu augstumā. Tā atradās tikai dažus soļus no viņa mājas durvīm, un Džons zināja katru tās centimetru. Maršruts, ko viņš izvēlējās tajā rītā, saucās Mr. Kamikaze. Tā grūtības pakāpe bija 5.10a, un tas bija tikai 80 pēdas augsts. Džonam tas bija kāpšanas ekvivalents tam, kā profesionāls sprinteris viegli paskriet līdz ielas galam. Viņš un viņa partneris bija izmantojuši to kā iesildīšanos tikai 2 dienas iepriekš. Protams, viņam nebija nekādu virvju, tas bija pilnīgi nevajadzīgi. Tajā rītā pie klints bija arī citi kāpēji, kuri uzstādīja ekipējumu, pārbaudīja stiprinājumus, sarunājās savā starpā. Neviens no viņiem viņu nevēroja. Un pēkšņi atskanēja skaļš blīkšķis, kas piepildīja gaisu kā smags krītošs akmens, tad klusa vaidēšana, tad klusums. Kāpēji paskatījās uz sienas pamatni un ieraudzīja nelielu putekļu mākoni, kas pacēlās no zemes. Viņi mazāk nekā minūtes laikā aizskrēja līdz vietai un atrada Džonu guļam klints pakājē. Viņš nereaģēja. Viņi steidzās pie viņa. Kāds zvanīja uz 911, kāds cits aizskrēja pēc pirmās palīdzības aptieciņas. Kāpēji ap viņu runāja ar viņu, kamēr gaidīja, vērojot jebkādas reakcijas pazīmes. Nekādu reakciju nebija. Ieradās glābšanas komanda un izveda viņu no kanjona uz riteņnestuvēm. Viņi aiznesa viņu līdz Džordža ezera malai un iecēla laivā, lai šķērsotu ūdeni. Otrā pusē gaidīja ātrā palīdzība. Viņu aizveda uz Mamutu slimnīcu, bet bija jau par vēlu. Džons Beikers nomira tajā pašā pēcpusdienā. Viņam bija 52 gadi. Viss mēģināja saprast, kas bija noticis. Kā vislielākais brīvais solo kāpējs, kāds jebkad dzīvojis, var nokrist uz iesildīšanās maršruta? Kas tur augšā notika? Dažas dienas pēc negadījuma kāpējs vārdā Ermas Farnošs pēc bakara partneres Paulas lūguma atgriezās pie Mr. Kamikaze un pārbaudīja katru satvērienu uz maršruta. Viņš rūpīgi pārbaudīja sienu, meklējot jebkādas svaiga akmens pazīmes, jebkuru vietu, kur kaut kas varētu būt atdalījies. Granītā dažreiz gadās, ka satvēriens nolūst. No sienas atdalās plāksne, un pēkšņi satvēriens, uz kuru tu paļāvies, vairs vienkārši nav tur. Tas būtu izskaidrojis viss, bet viņš neko neatrada. Paula pati uzkāpa šo maršrutu apmēram mēnesi vēlāk, un to apstiprināja. Katrs satvēriens bija neskarts, siena viņu nebija pievīlusi, bet, kad beidzot tika publicēts viņa autopsijas ziņojums, tas pastāstīja stāstu, ko klints nespēja izstāstīt. Nāves cēlonis bija masīva smadzeņu asiņošana. Džons bija atsitis galvu pret konkrētu asu akmeni pie sienas pamatnes, un tieši šis trieciens izbeidza visu, taču tieši pārējie atklājumi lika cilvēkiem sastingt. Abas Džona Beikera plaukstas locītavas bija salauztas. Abas viņa potītes bija salauztas. Tās ir 4 salauztas ekstremitātes. Tas nozīmē, ka viņš bija pie samaņas, krītot lejā.
un krītot lejā, viņa ķermenis cīnījās. Viņa rokas izstiepās, viņa rokas mēģināja satvert kaut ko, palēnināt kritienu, satvert jebko pie sienas. Viņa kājas sagatavojās triecienam. Viņš darīja to, ko vienmēr bija darījis uz klints. Viņš risināja problēmas, mēģināja atrast ceļu cauri. Citiem vārdiem sakot, viņa kritiens viņam nebija pilnīgs pārsteigums. Tajās pēdējās sekundēs viņš zināja, kas bija nogājis greizi. Visusticamākais skaidrojums nāk no kāda kāpšanas fóruma lietotāja, kurš apgalvo, ka personīgi pazinis Baharu un bija runājis ar viņu dienās tieši pirms viņa nāves. Šī persona rakstīja: manas sarunas ar viņu iepriekšējās nedēļas un dienas laikā par viņu pēkšņo roku spēka un koordinācijas trūkumu noteikti ir šīs traģēdijas iemesls. Kad to saliek kopā, viss ir ļoti vienkārši. Kaut kur uz tās sienas viņa roka sniedzās pēc satvēriena, pēc kura tā bija sniegusies 100 reižu iepriekš, bet signāls nenonāca, kā tam vajadzēja. Viņa ķermenis pievīla viss nepiemērotākajā brīdī. Es brīnos, par ko Džons Bakars domāja tajās pēdējās sekundēs. Es brīnos, vai vīrietis, kurš 30 gadus bija pārliecinātāks nekā jebkurš cits uz zemes, tajā brīdī izjuta to tukšuma sajūtu, ko viņš bija aprakstījis 10 gadu iepriekš, it kā viņš būtu izsprucis sveikā ar kaut ko, ko nevajadzēja darīt. 1983. gadā, 26 gadus pirms viņa nāves, Džons Bahars sniedza interviju žurnālam Rolling Stone. Viņam jautāja par nāvi. Viņš teica: varbūt kādu dienu es sapratīšu, ka situācija nav tik ļoti manā kontrolē, kā domāju. Varbūt es vienkārši noraušos un nomiršu. Es labāk aizietu šādi, nekā gulētu uz nāves gultas 80 gadu vecumā. Džons izdarīja liktenīgo izvēli uzticēties ķermenim, kas jau bija viņu brīdinājis, ka tas vairs nestrādā. 2006. gada 23. oktobris. Slīpais tornis, Josemitu ieleja. 47 gadus vecs alpīnists stāv 500 pēdu augstumā virs zemes. Pēcpusdienas saule silti apspīd viņa seju. Viņa rokas ir saplēstas no smagas darba dienas. Zem viņa ieleja izplešas rudens gaismā. Šeit augšā ir tikai viņš un klints. Grūtākā daļa ir paveikta. Viņš pie šī maršruta ir strādājis vairākas dienas, pārvarējis grūtākās vietas, un tagad viņam atliek tikai nolaisties lejā pa nostiprinātajām virvēm un beigt dienu. Vienkārši rutīna. Tādas lietas viņš savā dzīvē ir darījis 10 000 reižu, taču tas, kas notiks nākamo 2 sekundžu laikā, šokēs kāpējus visā pasaulē. Dažu dienu laikā ražotāji sāks pārveidot savu aprīkojumu, un vēl pēc 18 gadiem par viņu joprojām stāstīs katrā kāpšanas kursā, kā par brīdi, kad viss mainījās. Šis ir neticamais Todd Skinnera stāsts. Todds Skinners izraisīja revolūciju klinšu kāpšanā. Cilvēki viņu sauca par šī sporta veida Maiklu Jordanu. Un godīgi sakot, ja paskatās uz to, ko viņš patiesībā sasniedza, šis salīdzinājums nav pārspīlējams. Todds piedzima 1958. gada 27. oktobrī Pinedale'ā, Vajomingā. Viņa tēvs vadīja izdzīvošanas skolu, un Todds uzauga kāpjot nelielās klintīs pie Bērntleikas. 11 gadu vecumā viņš sasniedza Ganneta virsotni, kas ir augstākais punkts Vajomingā – 13 804 pēdas. Viņš bija viens no jaunākajiem alpīnistiem, kas jebkad stāvējuši šajā virsotnē. Taču tieši tas, ko viņš paveica pēc koledžas, izmainīja visu. 30 gadu vecumā Todds nolēma mēģināt kaut ko tādu, ko cilvēki uzskatīja par neiespējamu. Redziet, 80. gados brīvā kāpšana kļuva ārkārtīgi populāra. Kāpēji visā pasaulē sasniedz arvien augstākus grūtības līmeņus klintīs, pierādot, ka cilvēki spēj paveikt lietas, kas vēl pirms 10 gadiem šķita neiespējamas. Un neko šī revolūcija nebija tik spēcīga kā Josemitas ielejā Kalifornijā. Brīvā kāpšana nozīmē, ka uz klints izmanto tikai rokas un kājas. Virvi ir tikai tam, lai noturētu tevi, ja nokrīti. Tu nedrīksti vilkties augšā, izmantojot ekipējumu vai kādu aprīkojumu. Tikai tīra kāpšana. Un 80. gados tas noteica, kas ir īsts kāpējs. Tas radīja problēmu Josemitā. Lai saprastu, kāpēc, tev jāzina par El Capitānu. Tas ir 900 metrus augsts vertikāls granīta klints masīvs, kas slejas no Josemitas ielejas Kalifornijā, viena no slavenākajām klintīm pasaulē. Kāpēji ierodas no visām pasaules valstīm tikai, lai nostātos pie tā pakājas un paskatītos augšup. Līdz 1988. gadam El Capitāns bija uzkāpts 100 reižu, taču katrs kāpiens tika veikts, izmantojot kāpšanas palīglīdzekļus un pievelkoties pie ekipējuma, kas bija iedzīts klintī, izmantojot aprīkojumu, lai palīdzētu sev uzkāpt, nevis tikai ar rokām un kājām pieskaroties klintī.
Tāpēc radās jautājums, vai ir iespējams brīvi uzkāpt El Capitānā? Lielākā daļa cilvēku teica, nē, siena bija pārāk liela, pārāk grūta, pārāk vienmērīgi grūta. Grūtākās sadaļas tika novērtētas ar 5.13 grūtības pakāpi, kas nozīmēja nežēlīgi, gandrīz neiespējami grūti. Un tev būtu jāsaglabā šis grūtības līmenis 1000 pēdu garumā. Daudzi alpīnisti piekrita, tas bija neiespējami. Bet Todds gribēja pateikt ko citu, kaut ko tādu, kas nozīmēja pārrakstīt to, kam alpīnisti vispār ticēja kā iespējama. 1988. gadā Todds un viņa kāpšanas partnere Paula Piana sāka strādāt pie Solofa sienas brīvā kāpiena, kas bija viena no El Capitāna slavenākajām maršrutiem. Viņi pavadīja 3 gadus gatavojoties, 3 gadus kāpjot augšā un lejā pa tām pašām sekcijām, atkal un atkal, vingrinot kustības, iegaumējot, kur likt rokas un kājas. Viņi pavadīja gandrīz 40 dienas uz šīs sienas, atkārtot kāpjot vissmagākajās vietās, līdz bija apgūši katru kustību secību. Un tad viņi veica tēdējo 9 dienu izrāvienu, lai to pabeigtu no augšas līdz apakšai. Tie ir 9 dienas dzīvojot uz sienas, guļot karājošās teltīs 1000 pēdu augstumā un veicot dažus no visgrūtākajiem klinšu kāpieniem, izmantojot tikai rokas un kājas, bet viņi to paveica. 9. dienā viņi sasniedza virsotni. Tā bija pirmais brīvais kāpiens pa lielo sienu El Capitānā. Pirmā reize, kad kāds bija uzkāpis 3000 pēdu augstā granīta sienā, izmantojot tikai savu ķermeni un klinti. Šis viens kāpiens uz visiem laikiem izmainīja Joe Smithu. Tas pierādīja, ka brīvā kāpšana nav domāta tikai īsām maršrutēm. To var izmantot arī pasaules lielākajās sienās. Taču Todds ar to neapstājās. 1995. gadā viņš devās uz Pakistānu un uzkāpa Trango torņa austrumu sienā. Šis bija pasaulē pirmais 7. grūtības pakāpes brīvais kāpiens. Tā bija visaugstākā grūtības pakāpe, kas tajā laikā pastāvēja. Maršruts bija vairāk nekā 20,000 pēdu augsts, un Todds ar savu komandu pavadīja 60 dienas uz šīs sienas. Jā, 60 dienas, dzīvojot kalnu malā. Un tas viss notika nāvējošākajā sezonā Karakorum vēsturē, kad lavīnas nogalināja kāpējus uz blakus esošajām virsotnēm un vētras iesprostojot ekspedīcijas teltīs uz vairākām dienām. Viņa kāpšanas partneris Trango virsotnē, Bobijs Models, atcerējās vienu brīdi, kad viņi bija iesprostoti teltī 9 dienas pēc kārtas milzīgas vētras laikā. Siena virs viņiem bija noklāta ar ledu. Lielākā daļa citu ekspedīciju jau bija padevušās un devušās prom, un Todds uzrakstīja kaut ko uz viņu teltas sienas, kas raksturoja viņu pašu. Tev jāspēr tumsai, līdz no tās izlaužas dienas gaisma. Un 1995. gada 7. septembrī, pēc 60 dienām uz sienas, viņi sasniedza virsotni, pabeidzot pasaulē pirmo 7. grūtības pakāpes brīvo kāpienu. Tā bija visaugstākā grūtības pakāpe, kāda tajā laikā pastāvēja, uz 20,000 pēdu augstas sienas un tieši nāvējošākajā sezonā, kādu Karakorums jebkad bija pieredzējis. Savā karjerā Todds izveidoja vairāk nekā 300 pirmkāpienus 26 valstīs. Tas bija cilvēks, kurš dzīvoja un elpoja kāpšanu visaugstākajā līmenī. Tas nozīmē, ka viņš saprata riskus labāk nekā gandrīz jebkurš cits uz planētas, bet visa šī pieredze, visas šīs zināšanas viņu tūlīt pievils visbriesmīgākajā veidā. 2006. gada 23. oktobris, pirmdienas pēcpusdiena. Saule silti spīd pār Josemitu ieleju. Todds stāv uz slīpā torņa 500 pēdu augstumā un smaida. Viņa rokas ir saplēstas no spiešanas plaisās. Viņa pirksti ir aptīti ar lentēm. Viņš ir izsmelts. Bet stāvot tur augstu uz sienas, viņš ir arī apmierināts. Grūtākā daļa ir paveikta. Viņš pie šī maršruta ir strādājis vairākas dienas, un tagad beidzot ir ticis līdz virsotnei. Viņam atliek tikai nolaisties lejā ar virvi un beigt dienu. Viņš piesprādzējis pie nostiprinātās virves, lai nolaistos. Aizslēdzamā karabīne ar klikšķi aizveras. Viss ir uzstādīts pareizi, tieši tāpat kā viņš to ir darījis 10,000 reižu iepriekš. Ko Todds nezina, ir tas, ka viņam mugurā ir laika bumba, un nākamo 2 minūšu laikā tā eksplodēs. Lai saprastu, kāpēc, man jāatgriežas dažas dienas atpakaļ un jāizskaidro, kas notika ar vienu aprīkojuma daļu, ko Todds izmantoja katru dienu. Ir 2006. gada 19. oktobris. Todds un viņa kāpšanas partneris Jims Hewitts atrodas pie Leaning Tower pamatnes Josemita Nacionālajā parkā, sakārto savu aprīkojumu un gatavojas vēl vienai kāpšanas dienai. Jims ir 34 gadus vecs un nāk no Kalifornijas. Viņi jau vairākas dienas strādā pie maršruta ar nosaukumu Jesus Built My Hot Rod. Tas atrodas uz pārkarenās Leaning Tower rietumu sienas, un Todds mēģina veikt pirmo brīvo kāpienu. Tagad kādam kā Todds tas nav Everests.
Šī nav ekspedīcija, kas gadās reizi mūžā. Tas vairāk ir kā treniņš, vingrināšanās, tāds projekts, pie kura strādā starp lielajiem kāpieniem. Tu pavadi dienas kāpjot augšā un lejā pa vienu un to pašu posmu, izdomājot grūtākos kustību paņēmienus, velkot savu aprīkojumu, guļot pie sienas karājošā teltī. Tas ir grūts un tehnisks darbs, protams, bet tas ir arī tāds darbs, ko Todds savā karjerā bija darījis simtiem reižu, un kad viņi tajā rītā pārbauda savu aprīkojumu, Džims pamana kaut ko. Todds drošināšanas cilpa ir nodilusi. Ne tikai nedaudz, bet pamatīgi nodilusi. Džims var redzēt, kā siksna sāk izjukt, kā diegi, kas atdalās no auduma. Viņš vēlāk novērtē, ka tā ir nodilusi apmēram 15 līdz 20%. Tagad iedomājieties, ka esat Džima vietā. Jūs esat jaunākais kāpējs. Jūs esat kopā ar leģendu, ar kādu, kurš ir aizmirsis vairāk par kāpšanas drošību, nekā lielākā daļa cilvēku jebkad zinās, un jums tūlīt jāpasaka viņam, ka viņa aprīkojums ir bīstams. Bet Džims, jāsaka viņam par labu, tomēr neklusē. Es viņam ļoti uzsvēru, ka tas nav labi, vēlāk teica Džims. Todds paskatījās uz cilpu. Viņš zināja, ka tā ir nodilusi. Tu nepavadi tik daudz dienu kāpjot pa virvēm, nepamanot, ka tavs aprīkojums tiek nolietots. Un viņš nenoraida Džimu. Viņš vienkārši saka, tev ir taisnība, man jau ir ceļā jauna drošības sistēma. Vienkārši atzīšana. Jaunā sistēma jau ir pasūtīta. Vēl tikai dažas dienas kāpšanas, un tad viņš to nomainīs. Viņi pat apspriež iespēju cilpu papildus nostiprināt ar papildu lentu, lai būtu drošāk. Bet runājot par to, neviens no viņiem to īsti neuzskata par steidzamu, jo lūk kā ir ar kāpšanas iekarēm. Kāpšanas iekarē ir vairākas daļas. Ir josta, kas apņem vidukli, kāju cilpas, kas apņem augšstilbus, un abas šīs daļas priekšpusē savieno lentas cilpa, ko sauc par drošināšanas cilpu. Šī cilpa ir stiprākā tavas iekaras daļa. Kad tā ir jauna, tā var izturēt vairāk nekā 2700 kg lielu spēku, kas ir daudz vairāk nekā tava ķermeņa masa un daudz vairāk nekā spēks pat pēc spēcīga kritiena. Tā ir veidota, lai būtu ārkārtīgi izturīga. Tāpēc, pat ja tā ir nolietota par 15 vai 20%, tai joprojām vajadzētu izturēt. Tai joprojām vajadzētu noturēt daudz vairāk nekā cilvēka svaru. Un Todds šo drošības jostu jau bija lietojis vairākas dienas, kāpjot augšā un lejā, kā arī nolaižoties ar to, un viss bija noticis bez problēmām. Tāpēc viņi pieņem bīstamu lēmumu, taču tas šķiet pilnīgi saprātīgs. Viņi turpinās kāpt. Jaunā drošības josta drīz pienāks. Dažas dienas vēl neko sliktu nenodarīs. Mēs par to vairs nerunājām, vēlāk teica Džims. Bet lūk, kas patiesībā notika ar Todda drošināšanas cilpu, ko neviens no viņopiem pilnībā nesaprata. Lai katru dienu uzkāptu atpakaļ pa virvēm, Todds izmantoja mehāniskas ierīces, ko sauc par ascenderiem. Tās piestiprinās pie virves un slīd augšup, bet ne lejup, ļaujot tev kāpt pa virvi, nevelkot sevi augšā ar rokām. Un todām abi ascenderi bija piestiprināti pie viņa iekarēm, izvarot cilpu tieši caur drošināšanas cilpu. To sauc par girth hitch mezglu. Tu paņem cilpu, izver to caur sevi, un tā nostiprinās cieši. Un, kad tu kaut ko piestiprini pie savas drošināšanas cilpas šādā veidā, cilpa vairs nevar griezties. Tā paliek fiksēta vienā pozīcijā. Tātad tas arī notika. Todds kāpj pa vairāku tūkstošu pēdu virvi vairākas dienas. Ascenderi ir piestiprināti pie viņa drošināšanas cilpas. Un katru reizi, kad viņš kāpj augšup, šie stiprinājumi berzējas pret tieši to pašu vietu uz tās cilpas, atkal un atkal. Tāpat kā virve, kas zāģēja cauri citai virvei tūkstošiem reižu dienu pēc dienas. Vēl sliktāk, vieta, kur šis nodalums notika, visticamāk bija paslēpta zem viņa kāju cilpām. Tā ir tā drošības jostas daļa, kur valkājot nevar viegli apskatīt. Lai pamanītu, cik slikti viss ir, būtu jānoņem visa sistēma un rūpīgi jāpārbauda. Un pēc dienām, kas pavadītas kāpšanas darbos, pastāvīgā bērze grieza cauri siksnai, šķiedru pa šķiedrai, diegu pa diegam. Nākamo 4 dienu laikā Todds un Džims turpināja strādāt pie maršruta. 20. oktobris, 21. oktobris, 22. oktobris, kāpšana, nolaišanās, ekipējuma vilkšana. Un ar katru pēdu, ko Todds uzkāpa, neredzamā vietā, kur viņš to nevarēja redzēt, vēl vairāk šķiedru pārtrūka. Tas mūs atgriež pie 2006. gada 23. oktobris. Todds ir pabeidzis. Džims ir kaut kur augstāk uz maršruta. Viņi beidz dienas darbu. Rīt viņi atgriezīsies un turpinās virzīties uz pirmo brīvo kāpienu. Todds sagatavo nolaišanos pa virvi. Šajā brīdī tas jau ir tikai muskuļu atmiņa. Piesprauž ierīci pie virves, izver to cauri, aizslēdz karbīni, klikšķis. Viss tieši tāpat, kā viņš to darījis 10 000 reižu iepriekš. Todds atliecas atpakaļ. Viņa svars pāriet no kājām uz drošības sistēmu, un cilpa vienkārši pārplīst. Vienu mirkli viņš droši nolaižās pa virvi. Nākamajā mirklī viņš krīt 500 pēdu brīvajā kritienā.
Es varu tikai iedomāties, kas Todam pārlidoja prātā tajā pussekundē. Pēkšņa apziņa, ka kaut kas ir briesmīgi nepareizi, acumirklīga sapratne, un tad vairs nekas, ko viņš varētu darīt. Tods nokrita 500 pēdu uz klintīm pie Leaning Tower pamatnes. Trieciena sekas bija tūlītējas un letālas. Kad glābēji ieradās vēlāk tajā pēcpusdienā, viņi atrada Toda ķermeni guļam akmeņa nobirās, un pierādījumi par notikušo joprojām bija turpat. Viņa nolaišanās ierīce joprojām bija pareizi piestiprināta pie virves. Aizslēdzamais karabīna bija aizslēgta. Virve bija kārtībā. Ēnkurs augšā bija drošs. Katrs sistēmas elements bija darbojies nevainojami. Viss izņemot drošināšanas cilpu. Nākamajā dienā rangeri atrada to, kas no tās bija palicis – veģetācijā pie sienas pamatnes. Kad viņi to rūpīgi izpētīja, viņi varēja skaidri redzēt, kas bija nogalinājis vienu no izcilākajiem alpīnistiem vēsturē. Siksna bija ļoti nodilusi vietā, kur tā pārtrūka. Šķiedras bija pārgrieztas vairāku nedēļu berzas rezultātā. Šāda veida bojājumi veidojas lēnām, neredzami, līdz brīdim, kad vairs netur. Šāda veida bojājumi kļūst arvien sliktāk 4 dienu kāpienu laikā, pēc tam, kad kāds uz tiem norāda un saka, tas nav labi. Godīgi sakot, kad pirmo reizi uzzināju par Toda stāstu, mana pirmā doma bija vēl viens klasisks pārlieku pašpārliecinātības gadījums. Leģenda, kurš domāja, ka ir pārāks par pamatiem. Kāds, kurš bija kļuvis tik labs kāpšanā, ka pārstāja ievērot savus drošības noteikumus. Bet jo vairāk es iedzinājos tajā, kas patiesībā notika, jo vairāk sapratu, ka tas nemaz nav tas gadījums. Šī nebija augstprātība. Šīs nebija Tods, kurš domāja, esmu pārāk pieredzējis, lai tas būtu svarīgi. Patiesībā tas bija gandrīz pretēji. Kad Jims 19. oktobrī norādīja uz nodilušo cilpu, Tods viņu nenoraidīja. Viņš nesāka aizstāvēties. Viņš neteica, es zinu, ko daru, vai neuztraucies par to. Viņš teica, tev ir taisnība. Man jau ir pasūtīta jauna drošības sistēma. Viņš atzina problēmu. Viņš jau bija pasūtījis aizvietotāju. Viņš zināja, ka to vajag nomainīt. Viņi pat apsprieda iespēju nostiprināt to ar papildus siksnu. Šīs nav tāda cilvēka rīcības, kurš domā, ka ir neuzvarams. Tā vietā notika kas daudz smalkāks un, godīgi sakot, daudz cilvēciskāks. Viņi paskatījās uz to nodilušo cilpu un izdarīja aprēķinu. Drošības sistēma jau vairākas dienas bija turējusi labi. Jaunā drīz pienāks. Atlika tikai vēl pāris kāpieni. Cilpa, kad tā bija jauna, bija pietiekami stipra, lai izturētu 6000 mārciņu. Pat ja tā bija nodilusi par 15 vai 20%, tā joprojām vajadzēja izturēt daudz vairāk nekā Toda ķermeņa svaru. Matemātika šķita pareiza, loģika šķita pamatota. Un, pats galvenais, tas šķita kontrolējami, nevis riskanti, ne bīstami, vienkārši neliela aizkavēšanās, nomainot kaut ko, kas tik un tā drīz tiks nomainīts. Un tāda ir lieta ar pieredzi, tā nepadara tevi pārgalvīgu. Tā liek tev būt pārliecinātam par savu spēju pārvaldīt risku. Tu esi to darījis 10 000 reižu. Tu pazīsti savu aprīkojumu. Tu zini savas robežas. Tu zini, kas patiesībā ir bīstams un kas tikai izskatās bīstams mazāk pieredzējušiem cilvēkiem. Bet dažreiz tieši šī pārliecība par savu spriestspēju ir tas, kas tevi apžilbina brīdī, kad kļūdas rezerve klusām ir pazudusi. Ziņas par Toda nāvi smagi skāra kāpšanas pasauli. Kens Jēgers, Josemītas kāpšanas asociācijas prezidents, precīzi raksturoja to, kas notika visur. Tagad cilvēki sāk domāt par savām vecajām drošības sistēmām. Es zinu, ka iešu un nopirkšu jaunu. Pols Pjana, Toda kāpšanas partneris, 30 gadu garumā rakstīja, mans labākais draugs, mans brālis pēc izvēles. Tas padara Toda zaudējumu vēl traģiskāku, jo šo negadījumu varēja novērst. 28. oktobrī, kas būtu bijusi Toda 48. dzimšanas diena, vairāk nekā 500 draugu un ģimenes locekļu sapulcējās Sinks Canyon centrā pie Landers, Vajomingā, ārā zem mēnesis. Slaidrāde, ugunskurs, degošas sveces uz 2 milzīgām dzimšanas dienas kūkām. Visi dziedāja dzimšanas dienas dziesmu vīrietim, kurš tur nebija. Taču no Toda nāvis radās arī kaut kas taustāms. Black Diamond Equipment, viens no lielākajiem kāpšanas aprīkojuma ražotājiem pasaulē, izveidoja testēšanas programmu tieši tāpēc, kas notika. Viņi sistemātiski testēja bojātas drošināšanas cilpas. Pat tad, ja 50% no siksnas bija pārgriezta, cilpas joprojām izturēja vairāk nekā 3800 mārciņu lielu spēku. Kad 75% bija pārgriezti, tās joprojām izturēja gandrīz 3000 mārciņu. Pat 90% pārgriezumu cilpa izturēja 777 mārciņas, kas nozīmē, ka, lai Toda cilpa neizturētu pat viņa ķermeņa svaru, tai bija jābūt katastrofāli nodilušai, daudz vairāk nekā parādīja viņu testi. No šī darba radās kāpšanas visbiežāk atkārtotais drošības noteikums. Ja rodas šaubas, izņem to no lietošanas. Tas ir Toda mantojums, kas ierakstīts pašā ekipējumā.
Nozare arī noteica konkrētus ekipējuma nomaiņas termiņus. Pirms Toda nāves kāpēji nomainīja ekipējumu tikai tad, kad tas izskatījās nolietots. Pēc Toda nāves tika ieviesti konkrēti noteikumi – 7 gadi maksimāli atpūtas kāpējiem, 1 gads profesionāļiem ar intensīvu lietošanu, 10 gadi kā absolūtais maksimums, neatkarīgi no tā, cik maz esi to lietojis. Black Diamond izdeva īpašu brīdinājumu par to, kas nogalināja Todu. Viņi brīdināja nepieķert neko pastāvīgi pie savas drošības cilpas, jo tas neļauj tai griezties un rada koncentrētu nodilumu, ko tu nevari pamanīt. Sliktākajā gadījumā, viņi rakstīja, tas var novest pie negadījuma, līdzīgi tam, kas traģiski notika ar Todu Skinneru. Viņa vārds tagad ir neatgriezeniski saistīts ar šo brīdinājumu. To joprojām māca kāpšanas kursos, joprojām piemina aprīkojuma apskatos, un tas joprojām glābi dzīvības arī pēc 18 gadiem. Toda Skinnera nāve uz visiem laikiem izmainīja brīvo kāpšanu, jo tā sagrāva bīstamu mītu. Mīts, ka pieredze nozīmē imunitāti, un leģendas nemirst no elementāra aprīkojuma bojājuma. Mīts, ka vēl viens kāpiens ar nolietotu aprīkojumu ir drošs, ja zini, ko dari. Klinšu kāpšanas. Maikls Jordans gāja bojā, darot kaut ko tādu, ko bija darījis 10 000 reižu. Nevis tāpēc, ka viņš nezināja labāk, bet gan tāpēc, ka zināt labāk nevienmēr ir pietiekami, kad esi noguris, kad esi koncentrējies uz kāpienu un kad iepriekš esi izsprucis sveikā. 2019. gada 27. novembrī El Potrero Chico, Meksika. Breds Gobrets stāv 1500 pēdu augstā kanjona malā, kamēr saule strauji riet. Viņa rokas ir saplēstas pēc veselas dienas smagas kāpšanas. Viņš jau stundām ilgi kāp pa šo sienu, ir izsmelts un ūdenskrājumi tuvojas beigām. Līdz saulrietam ir mazāk nekā stunda. Grūtākā daļa ir aiz muguras. Viņam tikai jānonāk lejā. Šo nolaišanos viņš ir veicis 100 reižu. Viņš zina katru drošības soli. Viņš nevilcinās. Tā notika pēdējās Breda Gobraita dzīves minūtēs. Breds Gobraits nedzīvoja tā, kā dzīvo lielākā daļa cilvēku. Pirmkārt, viņa dzīve bija neticami mobīla, un es to nedomāju metaforiski. Viņa mājas burtiski bija Honda Civic. Viss, kas viņam piederēja, ietilpa šajā mašīnā. Guļammais, kempinga plīts, magnēzija maiss, kāpšanas kurpes. Viņš brauca no klints pie klints visā Amerikas rietumu daļā, dzīvodams gandrīz tikai ārā, kāpdams gandrīz katru dienu. Kāpēc viņš dzīvoja tā? Jo Bredam kāpšana bija vienīgā lieta, ko viņš gribēja darīt katru dienu. Breds piedzima 1988. gada 16. jūnijā, dziļi Kalifornijas piepilsētas plašumos. Tik tālu no klinšu kāpšanas, cik vien Kalifornijas bērnība var būt. Viņa vecāki bija pārgājienu cienītāji, nevis kāpēji, bet kāpšana viņu vienkārši piesaistīja. Kad viņam bija 5 gadi un viņš sāka spēlēt futbolu, viņš kāpa pa vārtu stabiem, nevis skrēja pakaļ bumbai. 8 gadu vecumā viņš kopā ar tēvu uzkāpa Vaitnie kalnā. Viņa māte vēlāk teica, ka viņš no tā kalna nokāpa kā pavisam cits bērns. No tā brīža viņam vairs nebija svarīgi būt skolā, viņa sacīja. Viņam bija svarīgi būt uz klints, kāpt augšup un mēroties spēkiem ar kaut ko tādu, kam nebija nekādas daļas gar viņa attaisnojumiem. Un šī lēmuma rezultāti bija ārkārtēji. Savā karjerā Breds paveica lietas, par kurām lielākā daļa alpīnistu pat nespēja iedomāties. Viņš veica vairāk nekā 100 kāpienus El Capitan, vienā no slavenākajām klintīm uz zemes. Lielākā daļa alpīnistu, kas mēģina to paveikt, pavada 3 līdz 5 dienas, guļot piekārtās teltīs 1000 pēdu augstumā, velkot līdzi ekipējumu un izmantojot aprīkojumu, lai palīdzētu sev uzvilkties augšā, grūtākajās vietās. Breds nekāpa tādā veidā. Viņa filozofija bija vienkārša. Izmanto tikai savas rokas un kājas uz klints. Virve ir domāta tikai tam, lai tevi noturētu, ja nokrīt, nevis lai uzvilktos augšā. To sauc par brīvo kāpšanu, un viņš to darīja vairāk kārt maršrutos, kas ir tik grūti, ka alpīnismu pasaulē tos vērtē kā 5-13, tādā, kur pat elites profesionālie kāpēji cīnās un cieš neveiksmi. Bet dažos kāpienos Breds gāja vēl tālāk. Viņš bija arī brīvais solo kāpējs. Tas nozīmē kāpt pavisam bez virves, bez drošības sistēmas, bez rezerves varianta. Viena kļūda, paslīdoša kāja vai roka, kas nenotūras, nozīmē nāvējošu kritienu, un viņš to darīja maršrutos, kur kritiens nozīmētu tūlītēju nāvi. Viņa grūtākais brīvais solo kāpiens bija maršruts ar nosaukumu Hairstyles and Attitudes Eldorado kaņonā, Kolorādo. Pirms viņš apņēmās kāpt pa šo maršrutu bez virves, viņš to izvingrināja vismaz 50 reizes vairāk nekā gada laikā. 50 reizes ar virvi. Viņš izvingrināja katru kustību, iegaumēja katru rokas satvērienu, katru kājas novietojumu, līdz visa secība bija iesēdusies muskuļu atmiņā.
2 nedēļas pirms īstā solo kāpiena viņš uzkāpa līdz klints pamatnei un pagriezās atpakaļ. Bailes nepazuda, tāpēc viņš kāpa lejā. Kad viņš beidzot to paveica, Sīders Raits, kurš filmēja kāpienu, nosauca to par biedējošāko lietu, ko jebkad bija uzņēmis. Brads pats vēlāk atzina, varbūt šoreiz es pārāk daudz riskēju. Vai tas bija bīstami? Bez šaubām. 2008. gadā viņa kāpšanas partneri izslēdza viņu no El Capitāna komandas, jo viņa kāpšana bija kļuvusi tik haotiska un bīstama, ka cilvēki nejūtās droši viņa tuvumā. Pat Alex Honolds, kurš arī bija diezgan slavens ar savu pārdrošo pieeju kāpšanai, 2015. gada intervijā par Bradu teica sekojošo. Viņš ir tiešām labs kāpējs. Vienkārši ne pats labākais kāpējs. Es domāju, ka nākamais gads vai 2 būs izšķirošs periods viņam. Viņam noteikti ir milzīgs potenciāls, bet es mazliet par viņu uztraucos. Šīs bažas nebija pilnīgi nepamatotas. Bet tas, kas notika 2 gadus vēlāk, pierādīja, ka Brads ir daudz vairāk nekā tikai potenciāls. 2017. gada oktobrī Brads un viņa partneris Jims Reynolds devās uzstādīt ātruma rekordu El Capitāna Nose maršrutā Josemitu ielajā. Šis kāpiens pat vispieredzējušākajiem alpīnistiem parasti aizņem 3 līdz 5 dienas. Alex Honolds bija esošā rekorda īpašnieks ar laiku 2 stundas, 23 minūtes un 46 sekundes. Brads un Jims šo rekordu bija mēģinājuši pārspēt vairāk nekā gadu. Tā bija viņu 11. mēģinājuma reize tikai tajā rudenī. 11 reizes augšā un lejā pa to sienu, pilnveidojot savu tehniku, iegaumējot katru kustību, izdomājot, kur varētu ietaupīt sekundes. Un 21. oktobrī viņiem beidzot izdevās 2 stundas, 19 minūtes un 44 sekundes. 4 minūtes ātrāk nekā Alex Honolds. Pēdējā kāpiena posmā līdz virsotnei, pēdējos 6 metrus, neviens no viņiem nebija piesprādzējies. Viņi vienkārši uzkāpa to posmu bez drošinājuma. Brads vēlāk to nosauca par visbīstamāko lietu, ko jebkad darījis, bet viņš uzstādīja pasaules rekordu. Brads reiz teica, ka visvairāk kāpšanā viņam patika tās vienkāršība. Tikai viņš un klints, bez virvēm, bez aprīkojuma, bez sarežģītības. Šī izaicinājuma tīrība, absolūtā koncentrēšanās, ko tas prasīja, bija tas, kas viņu atkal un atkal atgrieza pie kāpšanas. Tagad jums jāzina, ka Brads nebija bezjēdzīgi pārgalvīgs. Viņš bija precīzs, pieredzējis un godīgs attiecībā uz kompromisiem, ko viņš pieņēma. Viņš vienkārši ticēja, ka viņa meistarība ir pietiekama tik šaurai kļūdas rezervei. Un gadiem ilgi viņam bija taisnība. Līdz 2019. gadam Brads Gobraits bija 31 gadu vecs un savas meistarības absolūtajā virsotnē. Viņš bija uzstādījis ātruma rekordus uz 4 dažādiem klinču veidojumiem. Viņam bija pirmie kāpieni, viņam bija brīvie solo kāpieni, kas lika citiem alpīnistiem nervozēt pat tikai dzirdot par tiem. Kopienu viņi ne tikai cienīja, viņi viņu vēroja, pētīja un centās kustēties tāpat kā viņš. Tajā novembrī Brads devās uz El Potrero Chico, Meksikā, kopā ar 15 iesācēju un vidēja līmeņa alpīnistu grupu no Dienvidkalifornijas. Viņš neformāli vadīja kādu grupu kopā ar labu draudzeni Julianu Baksteri. Otrdien, 26. novembrī, Brads un Julija kopā uzkāpa klasiskajā maršrutā, ko sauc par Space Boys. Julija vēlāk teica, ka Brads tajā dienā bija ļoti rūpīgs. Viņš darīja visu pēc noteikumiem. Kad mēs kāpām, viņa teica, viņš ļoti centās iemācīt man drošas, vairāku posmu kāpšanas tehnikas un darīja visu iespējamo, lai mani pasargātu. Tajā otrdienas vakarā Brads publicēja aicinājumu Instagramā. Julija plānoja nākamajā dienā atpūsties, bet Brads vēlējās kādu grūtāku, izaicinošāku maršrutu nekā tos, ko viņš bija kāpis kopā ar grupu. Viņš meklēja kādu, kurš trešdien kopā ar viņu kāptu pa El Sendero Luminoso maršrutu. Kāds alpīnists vārdā Eidens Jēkobsens ieraudzīja ierakstu un sazinājās ar viņu. Tātad, trešdien, 2019. gada 27. novembrī, Brads atradās pie El Toro pamatnes El Potrero Chico, Meksikā, gatavojoties kāpt kopā ar Eidenu, 26 gadus vecu alpīnistu no Fīniksas, kur viņš tikko bija iepazinis. Un Eidens bija prasmīgs, bet viņa pieredze nebija tuvu Brada līmenim. Maršruts, kur viņi tajā dienā mēģināja, bija El Sendero Luminoso, jeb spīdošais ceļš. Tas bija 1500 pēdu garš nepārtraukts kaļķekmens posms. Sastāvēja no 15 virvju posmiem, un grūtākais posms bija novērtēts ar 5.12D. Tātad tas nebija vienkārši izklaides kāpiens, pat ne tādam kā Brads. Un, lai saprastu, kas notika tālāk, šeit ir tas, kas jums jāzina par klinšu kāpšanu. Kad kāpjat pa lielu sienu, jūs esat piesiets pie virves. Jūsu partneris ir apakšā, tur otra gala virve un dod to ārā, kamēr jūs kāpjat augstāk. Ja jūs paslīdat un nokrītat, virve jūs notur.
Jūs kāpjat tik augstu, cik virve ļauj, parasti tas ir pāris simt pēdu. Tad jūs apstājat pie metāla riņķu komplekta, kas ir ieskrūvēti klintī un saukti par ankuru. Jūs piesprādzējaties pie šiem riņķiem, jūsu partneris uzkāpj augšā pie jums. Tad jūs atkārtojat šo procesu atkal un atkal, līdz sasniedzat virsotni. Brēdam tas nozīmēja spiest rokas plaisās un turēt savu ķermeņa svaru uz mazām kaļķekmens izciļņiem, līdz apakšdelmi sāka degt. Un atceries, viņš kāpa vairākas stundas pēcpusdienas karstumā, kopš brokastīm neēdis nevienu kārtīgu maltīti. Un viņam viss tas bija jādara ar koncentrēšanos un uzmanību, jo kļūda nozīmē nokrišanu. Un lai gan viņš kāpa ar drošības virvi, nokrišana joprojām sāp. Tabreds un Eidens pavadīja savu dienu. Posms pēc posma, stunda pēc stundas, nepārtrauktas kāpšanas, tādā grūtības līmenī, kas apstādinātu lielāko daļu pieredzējušu alpīnistu. Un Brads uzkāpa katru posmu veiksmīgi jau pirmajā mēģinājumā, bez kritieniem. Maršrutam, kas ir tik garš un tik grūts, tas bija ārkārtais sasniegums. Vēlā pēcpusdienā viņi stāvēja virsotnē. Grūtākais bija paveikts. Kanjons vēlā naktī izplatās zem viņiem. Viņi bija tikuši līdz virsotnei. Es iedomājos, ka viņi tur uz brīdi apstājās, atvilka elpu, varbūt padzērās ūdeni un paskatījās lejup uz skatu. Tas brīdis, kad ķermenis ir izsmelts, bet prāts svin pēc grūtu uzdevumu paveikšanas, ir viena no labākajām sajūtām pasaulē. Adrenalīns vēl joprojām ir klātesošs, bet bailes ir pazudušas. Tu paveici, smagais darbs ir aiz muguras. Bredam tas nozīmē tieši to. Tagad viņiem vienkārši vajadzēja tikt lejā. Un lūk, kā alpīnisti parasti nolaižas pa šādu sienu. Jūs paņemat savu virvi un izverat to cauri tiem pašiem metāla gradzeniem, kurus izmantojāt kāpjot augšā. Tagad, nevis kāpjot, jūs slīdat lejā pa virvi, izmantojot ierīci pie drošības sistēmas, kas kontrolē jūsu ātrumu. Jūs nolaižaties līdz nākamajam gradzenu komplektam zemāk. Kad esat tur, jūs pavelkat virvi lejā no augšas, tā izslīd cauri gradzeniem un nokrīt pie jums. Tad jūs izverat to cauri nākamajam gradzenu komplektam un atkārtojat visu no jauna. To dara pa vienam cilvēkam. Šī metode ir drošākā, bet tā ir lēna. Vidēji kāpējām, lai pilnībā nolaistos šādā veidā, nepieciešamas 2 līdz 4 stundas. Un tā bija problēma. Saule rietēja 17:45. Un nolaisties tumsā, kad esi jau nogurs un gandrīz neredzi, kur ej pa tik sarežģītu maršrutu, ir diezgan bīstami. Breds ieteica kaut ko citu, kaut ko ātrāku. Tā vietā, lai cilvēki kāptu lejā pa vienam, kā būtu, ja abi cilvēki kāptu lejā vienlaicīgi? Jūs izverat virvi caur ankuru gradzeniem kā parasti, bet tā vietā, lai to vilktu lejā un pārvarētu katrā stacijā, jūs atstājat to tur augšā. Viens cilvēks turas pie vienas virves puses, otrs cilvēks pie otras puses, un jūs abi vienlaicīgi slīdat lejā. Jūsu svari savstarpēji līdzsvarojas, noturot virvi vietā pie ankura augšā. Šo metodu sauc par vienlaicīgo nolaišanos. To nemāc iesācēju kursos, bet tas ir izplatīts starp elites ātrumkāpējiem. Breds tu bija darījis 10 reižu iepriekš. Viņam tas šajā brīdī droši vien bija rutīna. Aidenam, kāpjot kopā ar kādu Bredus līmeņa cilvēku, jautājumu par tehniku visticamāk pat neienāca prātā. Tātad viņi visu sagatavoja. Viņi sāka vienlaicīgi nolaisties no virsotnes, bet kad viņi sasniedz 9. posmu, viņi saskārās ar problēmu. Pie šīs drošināšanas vietas jau atradās 2 kāpēji. Metāla gradzeni, kuros Breds un Eidens bija plānojuši nostiprināt nākamo nolaišanās virvi, jau bija aizņemti. Tur nebija vietas visiem 4. Tāpēc Bredam un Eidenam vajadzēja izdomāt, kur vēl viņi varētu doties. Zem viņiem atradās liela dzega pie 5. posma augšas. Tas būtu bijis ideāli. Tā bija liela, ērta vieta, kur nolaisties. Bet, kad viņi paskatījās, cik daudz virves viņiem ir, viņi saprata, ka ar to nepietiks, lai vienā piegājienā sasniegtu to dzegu. Tāpēc viņi nolēma izvēlēties 6. posmu. Tas bija tikai 50 pēdas virs lielās dzegas. Tas prasīja īsu nolaišanos ar virvi, nekas sarežģīts, un tieši šeit tika pieņemts tas izšķirošais lēmums. Parasti, kad gatavojies nolaišanās ar virvi, tu paņem savu virvi un izver to cauri tiem metāla gradzeniem, kas ir pieskrūvēti klintī. Pēc tam tu velc virvi, līdz tās precīzs vidus atrodas pie tiem gradzeniem. Tādā veidā abas virves puses, kas karājas lejā zem tevis, ir vienāda garuma, vienādas abās pusēs. Bet Breds un Eidens šoreiz tā nedarīja. Tā kā nolaišanās bija tik īsa, viņi domāja, ka viss būs kārtībā. Viņi neuztraucās par to, lai abi virves gali būtu vienādā garumā. Eidens redzēja, ka viņa puse acīm redzami pieskaras dzegai zemāk.
Breda puse tomēr bija sapinusies krūmā malā. Eidens jautāja Bredam, vai viss kārtībā? Breds paskatījās uz iekārtojumu un teica, jā, mēs varam atšķetināt virvi, kad laidīsimies lejā. Ir vēl tikai viens svarīgs drošības solis. Tev jāuzsien lieli mezgli pašos virves galos. Biezi, apjomīgi mezgli, kas ir pārāk lieli, lai izietu cauri tavām nolaišanās ierīcēm. Tādā veidā, ja kaut kas noiet greizi, mezgls fiziski iestrēgs tavā ierīcē un tu pārstāji nolaisties. Tu saproti, kas notiek, un to izlabo. Bet Breds un Eidens arī nesasēja mezglus. Tas ir tikai 50 pēdas, viņiem viss būs kārtībā. Breds devās pāri malai vienā pusē, Eidens sekoja otrā pusē, nedaudz virs viņa, un viņi sāka kāpt lejā kopā. Eidens aprakstīja, kas notika tālāk savā stāstā žurnālam Outside. Mēs sākām laisties lejā, es biju nedaudz virs viņa, es biju pa kreisi, viņš bija pa labi. Tad pēkšņi es sajūtu rāvienu, un mēs sākām krist. Viņi neapzinājās, ka Breda pusē nebija tik daudz virves, kā viņi domāja. Nepietika, lai Breds tiktu līdz dzegai. Un tā kā nebija mezgla, kas to apturētu, virve vienkārši izgāja cauri viņa ierīcei. Eidens atcerējās to brīdi un teica, viņš kliedza, es kliedzu. Es izgāju cauri dažiem augiem, un tad viss, ko atceros, ir tas, kā viņa zilais grummiči krekls atlēca pāri malai. Tās troksnis bija virves īsā gala izslīdēšana caur Breda nolaišanās ierīci. Nekas to neapturēja, un virve vienkārši izslīdēja cauri. Viņi abi atradās apmēram 6 līdz 9 metrus virs dzegas, kad abi nokrita. Eidens nokrita 18 līdz 24 metrus pirms ietriecās krūmā, kas daļēji mīkstināja kritienu, un pēc tam atsitās pret klints dzegu zemāk. Viņš salauza abas potītes, un viņam bija nepieciešama medicīniskā palīdzība, bet viņš bija dzīvs. Breds nebija tik laimīgs, tur nebija krūma, kas mīkstinātu viņa kritienu. Tajā posmā viņa atradās 183 metrus virs zemes, un šādā augstumā ar tādu ātrumu cilvēka ķermenim nepieciešams apmēram 5 līdz 6 sekundes, lai sasniegtu zemi. 5 līdz 6 sekundes, kad tu precīzi apzinies, kas notiek, un esi pilnīgi bezspēcīgs to apturēt. Es brīnos, kas viņam gāja caur prātu. Vai viņš mēģināja satvert kaut ko, vai viņš domāja par to, kas nogāja greizi, vai arī tā bija tikai tīra, tūlītēja šausmas sajūta, kam sakoja tukšums. Mēs to nekad neuzzināsim. Tas, ko mēs zinām, ir tas, ka Breds smagi atsitās pret zemi El Toro pakājē. Citi kāpēji, kas atradās pie pakājas un bija liecinieki kritienam, nekavējoties izsauca palīdzību, taču bija jau par vēlu. Viņš mira uzreiz no smagām trulām traumām. Viņam bija tikai 31 gads. Dažiem cilvēkiem šķita, ka Breda beigas bija neizbēgamas. Viņš pārāk ilgi darbojās uz riska robežas. Visu savu karjeru viņš strādāja ar pārāk mazu kļūdas rezervi un galu galā tā izsīka. Bet jo vairāk tu ieskaties notikumu secībā, kas tieši notika, jo mazāk šis skaidrojums iztur kritiku. Breds prata sasiet virves galu stopmezglus. Viņš saprata vienlaicīgo nolaišanos pa virvi labāk nekā gandrīz jebkurš cits. Viņš tieši iepriekšējā dienā mācīja šīs pašas tehnikas Džūlijai. Viņš šo tehniku bija veiksmīgi izmantojis 10 reižu. Tātad, kas patiesībā notika? 1997. gadā kognitīvie psihologi Bernds un Bovērs identificēja uzvedību, ko viņi nosauca par pēcizpildes kļūdu. Tā rodas, kad galvenais uzdevuma mērķis ir sasniegts un vēl ir palicis svarīgs papildus solis, taču šis solis tiek izlaists. Smadzenes reģistrē uzdevumu pabeigšanu un pārdala savus kognitīvos resursus prom no šī uzdevuma. Atlikušajiem soļiem tiek pievērsta mazāka uzmanība. Šīs kļūdas piemēri ir gandrīz apkaunojoši. Atstāt savu karti bankomātā pēc tam, kad esi izņēmis naudu. Atstāt oriģinālu dokumentu kopētājā pēc tam, kad esi izgatavojis kopijas. Mērķis bija nauda, kopija. Mērķis ir sasniegts. Smadzenes jau pārslēdzas uz nākamo. Papildu solis, paņemt savu karti vai dokumentu, paliek nepamanīts. Jūras līmenī šādas kļūdas ir tikai apkaunojošas. Kāpšanā tās ir liktenīgas. Tiklīdz Breds un Eidens sasniedza El Sendero Luminoso virsotni, viņu smadzenes sāka pāriet no augstas gatavības un veiktspējas režīma, kas viņus uzturēja visā aptuveni 450 metru tehniskā kāpiena laikā, uz režīmu esam pabeiguši. Un šajā atslābinātajā prāta stāvoklī spriedums, ka tie ir tikai 15 metri, mums nav jācentrē virve, bija tieši tāda veida aprēķins, kas šķiet saprātīgs, kad grūtākais jau ir paveikts. Pievienojiet tam fizisko izsīkumu. Pēc vairākām stundām nepārtrauktas grūtas kāpšanas, smadzeņu spēja pārbaudīt procedurālas kļūdas ievērojami samazinās. Tā nav Breda Gobraita problēma, tā ir cilvēces problēma, un dati to apstiprina.
Starp 56 un 80% nāves gadījumu uz pasaules augstākajiem kalniem notiek atpakaļceļā, pēc tam, kad virsotne jau ir sasniegta. Komerciālajā aviācijā gandrīz pusi no visām letālajām avārijām notiek tuvošanās un nosēšanās laikā, pēdējā lidojuma posmā, kad viss grūtākais jau ir aiz muguras apkalpei. Ziemeļamerikas klinču kāpšanā nolaišanās ar virvi katru gadu ir viens no 3 galvenajiem letālo negadījumu cēloņiem. Brets pieļāva vienu vienkāršu kļūdu un samaksāja visaugstāko cenu. 1993. gada 26. maijs. Josemitas ieleja, Kalifornija. Deriks Hersijs ir pavadījis 16 stundas kāpjot pa stāvo El Capitan klinti, viena no grūtākajām sienām pasaulē, iztiekot tikai ar vienu buņģu Pepsi. Viņam tas izdevās, jo Deriks Hersijs vienmēr tika galā. Vairāk nekā 2 desmitgadēs, kāpjot bez drošības virvēm, viņš nekad nebija nokritis ne uz Dimanta, ne Melnajā kanjonā. Ne uz kādu no tūkstošiem maršrutu, ko viņš bija kāpis Kolorādo, Vajomingā un Kalifornijā. Kāpšanas pasaulē viņu sauc par doktoru nāvi, nevis tāpēc, ka viņš bija pārgalvīgs, bet gan tāpēc, ka nekas viņu nespēja aizskart. Tāpēc, kad viņš savam partnerim pateica, ka dosies uz ātru solo kāpienu pa maršrutu, kas bija krietni zem viņa spējām, neviens neuztraucās. Bet viņš nekad neatgriezās. Tas, kas mani satrauc viņa stāstā, ir tas, ka tā nebija tikai viena kļūda. Izmeklētāji neatrada vienu traģēdiju. Tā bija Ted. Tas, kas notika tajā dienā, joprojām ir viens no Josemitas dīvainākajiem noslēpumiem. Šie ir biedējošie Derika Hersija pēdējie mirkļi. 1980. gados alpīnisti Derikam bija devuši iesauku. Viņi viņu sauca par doktoru nāvi. Godīgi sakot, kad redzat, ko šis vīrs darīja uz klints, jūs droši vien piekristu. 1989. gadā Deriks ieradās pie Dimanta pamatnes. 900 pēdu augstas, gandrīz vertikālas sienas, kas tajā laikā bija viena no bīstamākajām kalnu sienām Ziemeļamerikā. Brokastīs viņam bija 3 Fig Newton cepumi un sniega pika. Pēc tam viņš, bez virves, uzkāpa pa vienu kalnu sienu, nokāpa lejā pa citu sienu un atkal uzkāpa augšā, veicot nepārtrauktu maršrutu bez virves, pārvarot gandrīz 3000 vertikālo pēdu tehniska klints, un to visu paveica līdz pusdienlaikam. 2 gadus vēlāk Deriks atgriezās Melnajā kanjonā, Gunnison Nacionālajā parkā Kolorādo. Tā ir aiza, kas ir tik dziļa un šaura, ka stāvot pie malas un skatoties lejup, upe apakšā izskatās kā plāns sudraba pavadiens. Sienas krīt, gandrīz 1700 pēdu, taisni lejup, tumšāks nekā jebkas, ko esi redzējis, ar svītrām no seniem iežiem, kas miljoniem gadu nav redzējuši saules gaismu. Lielākā daļa alpīnistu, kas mēģina to paveikt, sauc šo pieredzi par psiholoģiski nomācošu un dara to ar pilnu aprīkojumu, partneriem un dienām ilgu sagatavošanos. Deriks devās viens, un vienas dienas laikā viņš uzkāpa 3 dažādās kanjona sienās, pārvarot vairāk nekā 30 atsevišķus kāpšanas posmus. Tas ir līdzīgi kā uzkāpt uz Empire State Building no augšas līdz apakšai 3 reizes pēc kārtas, visu to paveicot mazāk nekā 4 stundās. Tāpēc vārds doktors nāve noteikti nebija pārspīlējums. Kā kāds kļūst par tādu? Ļoti vienkārši. Deriks uzauga Mančestras dienvidrietumu priekšpilsētās strādnieku ģimenē 50. gadu beigās. Viņa tēvs iepazīstināja viņu ar pārgājieniem, bet viņš vēlējās kāpt senajās, tumšā, rupjā akmens joslās, kas slejas no Anglijas lauku ainavas. Problēma bija tāda, ka 13-gadīgam zēnam nebija naudas kāpšanas aprīkojumam. Virves, drošības jostas, aizsarga prīkojums. Nekas no tā nebija lēts. Tāpēc viņš darīja vienīgo, kas viņam bija iespējams. Viņš kāpa bez tā visa. Kamēr citi bērni spēlēja kriketu, mazais Deriks kāpa klintīs bez drošības aprīkojuma. Tāds ir viss viņa izcelsmes stāsts. Savos vēlīnajos pusauģu gados viņš jau bija daļa no britu jauno alpīnistu paaudzes, kuri klintis bija padarījuši par visu savu dzīvi. Viņi gulēja autobusu pieturās, būvlaukumos un koku šķūņos. Viņi ik pēc 2 nedēļām saņēma bezdarbnieku pabalstu un iztērēja šo naudu kāpšanai. Nebija nekā cita, nebija karjeras plānu, nebija uzkrājumu, nebija dzīvokļu, tikai kaļķakmens, smilšakmens un augstās Anglijas debesis virs viņiem. Deriks nebija vienīgais talantīgais kāpējs tajā pulkā, bet tas, kas viņu atšķīra, bija kaut kas grūtāk definējams. Viņš bija skaļš, dāsns un gandrīz agresīvi dzīvespriecīgs un sabiedrisks. Tas viņam ļoti palīdzēja, kad viņš stopēja uz Alpiem, līdz neņemot ne naudu, ne ēdienu, izņemot 24 Mars batoniņus. Viņš kāpa maršrutos Lietuvu, kurus citi cilvēki neaiztiktu pat ideālos apstākļos.
Tāpēc, protams, viņš atrada veidu, kā 1980. gadā aizlidot uz Kaliforniju, lai personīgi apskatītu Josemitu. Jo tev un man tās izskatās labi, granīta sienas. Bet Derikam tas bija paradīze. Deriks tur pavadīja 3 mēnešus, gulēja pie šo sienu pakājas kopā ar citiem kāpējiem un katru dienu kāpa pa klintīm. Viņš atgriezās Anglijā pēc savas uzturēšanās beigām, bet kaut kas bija mainījies. Josemitas sienas viņam bija parādījušas kāpšanas mērogu, par kura eksistenci viņš iepriekš nezināja. Anglija, viņa mājas, visu mūžu pēkšņi šķita maza, tāpēc viņš palika. Viņš stopēja no Ņujorkas uz Boulderu, Kolorādo ar tikai $40 kabatā. Plāns bija palikt 2 nedēļas. Viņš nekad neaizbrauca. Boulder 80. gados bija viss, kam Deriks bija radīts. Kāpšana bija pasaules līmeņa, dzīvesveids bija lēts, un tieši ārpus pilsētas, izcirstas smilšakmens sienās, šaurā upes kanjonā, ko sauc par Eldorado, atradās dažas no izcilākajām kliņšu kāpšanas sienām Ziemeļamerikā. Deriks to sauca par savu biroju. Ārpus kanjona Deriks Heršijs bija kaut kas tāds, ko Boulder nekad iepriekš nebija radījusi. Viņš bija skaļš un vienmēr dzīvespriecīgs. Viņš sveicināja ikvienu, ko satika ar vārdiem Hei, Punter! Sava drošības ekipējuma somu viņš sauca par drosmes somu. Viņam nepiederēja automašīna, viņš nekad nebija iemācījies braukt. Viņa istaba bija gandrīz kā klosterī, jo Derikam Heršijam gandrīz nekā nepiederēja. Tas nebija svarīgi. Derikam īpašumi nepalīdz veikt vairāk kāpienu un neiegūst vairāk draugu. Katru rītu Deriks ieradās Eldorado kanjonā kā mājiņas strādnieks, kas reģistrējas darbā, uzber krīt uz rokām, sasien kurpes un sāk kāpt 300 pēdu augstā klintstornī, ko sauc par Wind Tower. Viņš kāpa augšā pa vienu maršrutu, lejā pa nākamo, atkal augšā pa nākamo, šķērsojot visu sienu no vienas puses uz otru ar tādu pacietību un precizitāti, ka citi kāpēji palika bez vārdiem. Starp citu, Wind Tower nav iesācēja siena. Tās maršruti svārstās no vidēji grūtiem līdz ārkārtīgi tehniskiem. Lielākā daļa kāpēju, kas mēģina noteikt sadaļas, to dara ar virvi, partneri un pilnīgu koncentrēšanos. Deriks to izmantoja kā iesildīšanos. Un tad sāktos īstā kāpšana. Jūs droši vien domājat, ka tāds kāpējs kā šis kustas ātri un brīvi, vienmēr cenšoties vairāk, vienmēr dzenoties pēc nākamā adrenalīna pieplūduma. Deriks bija pilnīgs pretstats. Viņš nekad nesteidzās uz klints. Atšķirībā no citiem drosmīgiem brīvajiem solo kāpējiem, kuri kustējās ātri pa klinti, lai samazinātu laiku briesmās, Deriks izvēlējās lēnu, apzinātu, gandrīz meditatīvu kāpšanu. Un viņš nekad neizvēlējās maršrutu, par kuru nebija pilnīgi pārliecināts, ka varēs uzkāpt brīvajā solo stilā. Viņš neuzskatīja solo kāpšanu par ekstrēmu vai bīstamu. Tā vienkārši bija tīrākais veids, kā būt dzīvam. Nav virves, kas jākārto, nav partneru, uz kur jāgaida. Neviena prāta daļa nav nekur citur, kā tikai pie klints tieši viņa priekšā. Tikai kustība, ritms un absolūta prasība, lai katra kustība būtu pareiza. Līdz 1993. gada pavasarim Deriks Heršijs bija ieguvis vienu no ievērojamākajiem kāpšanas sasniegumiem šī sporta vēsturē. Vairāk nekā 20 gažu laikā viņa pieredzē bija tūkstošiem maršrutu Kolorādo, Wyoming, Kalifornijā un citur. Siena pēc sienas, viss bez virves. Viņa vietējā kāpšanas ceļveža eksemplārs izstāstīja visu stāstu bez neviena paskaidrojuma vārda. Blakus gandrīz katrai maršrutam, kas uzskaitīts tajā grāmatā, maršruts pēc maršruta, 100 lapušu garumā, Deriks bija uzrakstījis vienu vārdu savā rokrakstā – solo. Vairāk nekā 20 gažu laikā Deriks Heršijs, kā lēsts, bez virves bija uzkāpis aptuveni 1,5 miljonu pēdu vertikālā augstumā. Tas atbilst kāpienam no jūras līmeņa līdz Everesta virsotnei vairāk nekā 50 reizes. Un kaut kur pa ceļam tas puisis no Mančestras, kurš Amerikā bija ieradies ar $40 kabatā, bija izveidojis kaut ko īstu. Pieredzējuši kāpēji sāk viņu meklēt. Cilvēki, kuri vēlējās kāpt kopā ar labāko, bija gatavi maksāt labu naudu tikai par to, lai vienu dienu sekotu Derikam pa klinti. Tāpēc viņš pārvērta to par kāpšanas biznesu. Viņš to nosauca par Extreme Rock. Viņa niša bija vienkārša. Norāda viņam jebkuru kāpienu, un pēc 20 sekundēm tu jau kāpsi viņam līdzi. Ziņas izplatījās ātri, tas kļuva veiksmīgs teju vienā naktī. Viņa jaunais bizness deva viņam pietiekam daudz naudas, lai iegādātos aprīkojumu un izmantot virves kāpšanā, bet viņš nekad nepārstāja kāpt bez drošināšanas. Var teikt, ka tā vienmēr bija viņa pirmā mīlestība.
Vīrietim, kurš nekad nebija bijis automašīnas īpašnieks, nekad nebija iemācījies braukt un gadiem ilgi bija gulējis šķūņos, Dereks Hersijs bija tik tuvu stabilitātei, cik jebkad bija nonācis. Viņam bija draudzene, viņš kāpa labāk nekā jebkad agrāk. Viņš beidzot pelnīja naudu, darot vienīgās divas lietas, ko jebkad bija mīlējis – kāpjot un skaļi runājot ar alu rokā. Dzīve bija gluži vienkārši perfekta. 1993. gada māja vidū Dereks un viņa kāpšanas partneris Kreigs Lubons sapakoja savu ekipējumu un devās no Bolderas uz Josemitu ieleju. Viņiem šim braucienam bija viens galvenais mērķis. Tas, kas notika tālāk, ir viens no Josemitu ilgāk neatrisinātajiem noslēpumiem. 1993. gada 26. maijs, 3:00 no rīta. Josemitu ieleja bija pilnīgi tumša un klusa. Ielejā nebija nevienas skaņas, izņemot divus vīriešus, kuri klusi krāmēja savu ekipējumu, gatavojoties grūtākajai kāpšanas dienai, kādu viņi abi bija mēģinājuši šajā ceļojumā. Viņi grasījās ieiet vēsturē. Līdz 5:15 viņi jau bija pie sienas pamatnes. Šoreiz, kas Dereka gadījumā bija neparasti, bija virves un tehniskais aprīkojums. Šim kāpienam tas bija nepieciešams. Virs viņiem, paceļoties 900 metrus taisni melnajā debesīs, atradās viena no tehniski sarežģītākajām kāpšanas trasēm Ziemeļamerikā – deguns. Lielākā daļa nopietno alpīnistu pavada uz tās 4 līdz 5 dienas, guļot uz sienas un karājoties teltīs, lēnām virzoties uz virsotni pa vienai sekcijai. Dereka un Kreiga mērķis bija paveikt to mazāk nekā vienā dienā. Nākamās 16 stundas viņi kāpa, posmu pēc posma, simtiem pēdu granīta slīdēja zem viņu rokām. Dereka kāpa ar savu ierasto nesteidzīgo pacietību, nekad nesteidzoties, nekad nekrītot panikā, vienkārši virzoties pa klinti, tāpat kā viņš vienmēr to darīja. Viens apdomīgs solis pēc otra, simtiem pēdu virs ielejas dibena, tikpat mierīgs kā cilvēks, kurš dodas rīta pastaigā. Viņi kāpa visu rītu. Tad pēcpusdienā un vakarā saulei virzoties pāri debesīm virs viņiem un pēc tam pazūdot aiz ielejas sienām. Gaiss kļuva vēsāks, klints bālēja krēslā un virs virsotnes, kuru viņi vēl nebija sasnieguši, sāka parādīties zvaigznes. 21:00, 16 stundas pēc kāpiena sākuma, Dereks Hersijs un Kreigs Lubins uzkāpa El Kapitāna virsotnē. Viņi to bija paveikuši. Visa ceļojuma galvenais mērķis bija sasniegts. Cinā! Tajos 16 stundās, kas bija viena no fiziski visgrūtākajiem kāpieniem pasaulē, Dereks Hersijs patērēja tikai vienu buņģu Pepsi, tikai vienu. Kad viņi sāka kāpt lejup atpakaļ ielejā, Dereka Hersija kājas stipri rāva krampī. Tāds dziļš muskuļu krampis, kas rodas pēc stundām ilga nepārtraukta piepūles, kad ķermenis darbojas gandrīz bez nekā. Bet viņi atgriezās Sunnyside kempingā 5:00 no rīta. 27. maijā, droši. Pēc visām liecībām viņš bija labā noskaņojumā, atslābis, pat laimīgs. 1993. gada 28. maija rītā Dereks Hersijs teica Kreigam, ka viņš dosies brīvajā solo kāpienā pa Stekas salati maršrutu uz Sentinel Rock. Neviens nezina, kāpēc viņš izvēlējās tieši šo maršrutu, tieši tajā rītā. Tas nebija sākotnējā plānā. Lai saprastu, kas notiks tālāk, tev ir jāzina, kas īsti ir Stekas salata maršruts. Sentinela klints atrodas Josemitas ielejas dienvidu pusē. Tā ir 900 metrus augsta granīta masa ar ziemeļu sienu, kas gandrīz nemaz nesaņem tieši saules starus. Tieši Stekas salata maršruts atrodas uz ziemeļu sienas, un tam ir viena īpašība, ko atceras ik viens kāpējs, kurš to mēģinājis. Tur ir tumšs un mitrs. Tā kā tas ir vērsts uz ziemeļiem un lielāko dienas daļu atrodas ielejas sienu ēnā, šī maršruta klints nekad pilnībā neizžūst. Lielu daļu šīs klints klāja plāna bioloģiskā garoza, ko sauc par ķērpi. Tāds pelēkzaļš apaugums, kādu var redzēt uz vecām akmens sienām un kapakmeņiem. Kad ķērpis ir sauss, tas nodrošina zināmu berzi. Kad ķērpis kļūst slapjš, tas kļūst gandrīz kā ledus. Nevis slidens, tā kā slapjš asfalts ir slidens, bet slidens tā, ka tava kāja paslīd, pirms smadzenes vispār ir sapratušas, ka kaut kas ir mainījies. Maršruts pats par sevi ir apmēram 450 metrus augsts un sastāv no posmiem, kur klints atveras šaurās spraugās, kas ir tieši tik platas, lai tur varētu izspraukties cilvēka ķermenis. Tu iespiežies iekšā, atbalsti muguru pret vienu pusi, kājas pret otru un spied sevi augšup collu pa colliņai. Tā grūtības pakāpe ir 5-9 pēc kāpšanas grūtības skales.
Tas ir krietni zemāk par grūtības pakāpēm, kuras Dereks Heršijs katru dienu kāpa El Eldorado kanjonā kā iesildīšanos. Tātad tu jau zini, ko Dereks izdarīja. Viņš ap pusdienlaiku nonāca pie maršrutu sākuma, uzklāja magnēziju uz rokām un sāka kāpt bez virves. Tam vajadzētu beigties dažu stundu laikā. Viņš kāpa augšup vienmērīgi, pa vienai sekcijai vienlaikus. Ar katru kustību ielejas dibens aizvien vairāk attālinājās zem viņa. Bet kaut kur kāpienu vidū sāka līt. Tobrīd Dereks gandrīz noteikti jau bija maršruta augšējā pusē, kas nozīmēja, ka viņam bija jāpieņem lēmums. Vai nu tagad pārtraukt un kāpt lejā, vai arī tikt līdz virsotnei. Tas nebija vienkāršs lēmums. Atceries, Dereks kāpa bez virves, tāpēc viņš nevarēja vienkārši nolaisties lejā ar virvi. Nokāpšana nozīmētu atkārtot katru posmu, ko viņš jau bija uzkāpis, un meklēt satvērienus, kurus viņš nevarēja redzēt uz klints, kas tagad bija slapja un slidena. Tas vienkārši bija pārāk bīstami. Būtībā bija tikai viena iespēja, tāpēc Dereks ar 23 gadu pieredzi pieņēma lēmumu, ko visi iepriekšējie veiksmīgie solo kāpieni viņam bija apliecinājuši kā pareizu. Viņš turpināja kāpt. Šī nebija viņa pirmā reize uz slapja klints. Viegls lietus uz 5,9 grūtības maršruta nebija iemesls apstāties. Vienā brīdī Dereks kāpa augšup, kā to bija darījis 10 000 reižu iepriekš. Viņa rokas juta klinti, ķermenis kustējās kā vienmēr. Un tad viņa kāja vienkārši paslīdēja. Nekas dramatisks. Tā bija tāda sīka kustība, ko viņa ķermenis uz sausas klints būtu izlabojis pat nemanot, viņam pašam to pat neapzinoties. Viņa ķermenis atliecās atpakaļ, kad rokas sniedzās pēc sienas, izmisīgi cenšoties noturēties pie klints, kā tas bija noticis visos 23 kāpšanas gados, bet šoreiz bija par vēlu. Dereks nokrita vairāk nekā 800 pēdu lejup pa Sentinela klints sienu. Nebija neviena liecinieka, kas varētu izsaukt palīdzību. Nebija partneri, kas sniegtu pirmo palīdzību. Nebija virves, kas viņu noturētu kritiena brīdī. Es domāju, kas gan viņam gāja prātā tajās pēdējās sekundēs. Pēkšņais rāviens, apjausma, rokas, kas sniedzas pēc kaut kā, kas vairs nav tur. Psiholoģija, kas pēta ekstrēmos sportveidus, saka, ka pēkšņa brīva kritiena brīžos smadzenes nepaniko tā, kā vairums cilvēku iedomājas. Laiks palēninās. Prāts kļūst ārkārtīgi skaidrs, pilnībā koncentrēts uz šo brīdi, tādā veidā, kas ir gandrīz mierpilns. Ko viņš tajā brīdī jūta, mēs visticamāk nekad neuzzināsim. Dereks tajā pēcpusdienā 1993. gada 28. maijā smagi piezemējās uz izvirzījuma 850 pēdu augstumā virs ielejas dibena. Trieciena sekas bija tūlītējas un neatgriezeniskas. Tajā vakarā viņa draugs un kāpšanas partneris Kreigs Lubins gaidīja nometnē. Tas uzreiz nelikās satraucoši. Dereks dažkārt pēc galvenā mērķa sasniegšanas mēdza uzkāpt vēl papildus maršrutus. Dažreiz tas noveda pie neplānotas nakšņošanas kalnā, taču, kad viņš nākamajā rītā, 29. maijā, pārbaudīja viņa telti un atrada to tukšu, Kreigs nekavējoties zvanīja uz 911. Meklēšanas komandas izvietojās ielejā, meklējot Dereku, apmēram 9:00 no rīta. Citi kāpēji ieraudzīja ķermeni uz dzegas 850 pēdu augstumā virs Sentinel Rock pamatnes. Viņi piezvanīja Kreigam, lai apstiprinātu to, ko jau zināja, bet nespēja atzīt. Kad Kreigs ieradās, kritiens bija bijis tik smags, ka viņš Dereku varēja atpazīt tikai pēc apģērba, ko viņš valkāja. Viņam bija tikai 36 gadi. Turpmākajās dienās oficiālā reakcija no visiem nebija skumjas, bet noliegums. Šāda veida negadījums nedrīkstētu notikt cilvēkam ar tādu pieredzi kā Derekam. Tas vienkārši nedrīkstētu notikt. Un viņiem ir taisnība, tam nav jēgas, bet kad saliec faktus secībā, sāk veidoties biedējoša aina. Kāriks 2 dienas iepriekš bija pavadījis 16 stundas uz El Capitan ar vienu buņģu Pepsi. Muskuļu bojājumi, kas radušies, iztiekot gandrīz bez jebkāda uztura, nepazūd pēc vienas atpūtas dienas, un nogurums ne tikai palēnina tevi. Pētījumi rāda, ka tas maina veidu, kā smadzenes apstrādā briesmas. Tas notrulina tās acu mirklīgās reakcijas un automātiskās korekcijas, ko tavs ķermenis veids neapzināti. Un tad, atkopšanās kāpienā, viņš sastapās ar lietu uz klintīm, kas visu dienu nebija redzējušas tiešus saules starus, pārvēršot pazīstamu virsmu pa kaut ko neparedzamu, bez virves un bez iespējas nokāpt lejā. Ja šos notikumus aplūko atsevišķi, Dereks visticamāk izdzīvo, bet ja abi notiek vienlaikus, tad notiek nelaime. Eksperti to sauc par Šveices siera modeli, kad vairāki mazi trūkumi sakrīt perfekti, gluži kā caurumi Šveices siera šķēlēs, kas sakrautas citu uz citas.
līdz pēkšņi izveidojas taisna līnija no vienas puses uz otru, un vairs nekas nespēja apturēt to, kas nāk cauri. 1993. gada intervijā viņam jautāja par brīvo kāpšanu un vai viņam ir nāves vēlēšanās. Deriks uzreiz iebilda: nekas cits neliek man justies tik dzīvam. Kad tu kāp viens bez drošināšanas, tu nevari atļauties novērst uzmanību. Tu koncentrējies uz kustību plūdumu, no vienas kustības uz nākamo. Tu eksistē tikai tagadnē, viņš teica. 1993. gada 28. maijā kaut kur Sentinel Klints ziemeļu sienā viņš vienreiz zaudēja šo koncentrēšanos. Tā bija viņa pēdējā reize. Deriks Hersijs nomira, jo katra mazā, neredzamā kļūme sakrita ideāli, radot traģēdiju, kuru viņš nevarēja paredzēt. 2007. gada 28. jūlijas. Fuhera Klintis, Īrijas piekraste. Maikls Rirdons viens pats dodas lejup pa jūras klinti. Bez virves, bez drošības sistēmas. Tikai Atlantijas okeāna skaņa zem viņa un 38 gadu klinšu kāpšanas pieredze. Maršruts zem viņa kājām ir tāds, kur viņš jau ir kāpis iepriekš. Klints ir sausa. Apstākļi ir ideāli. Viņš pilnībā kontrolē situāciju, kad kāpj lejā 600 pēdu. Viņa fotogrāfs draugs stāv krastā un vēro viņu, fotografējot leģendāro brīvo solo kāpēju, lai aizvestu šīs bildes mājās savai sievai un 13 gadus vecajai meitai. Un tad, pēkšņi, bez brīdinājuma, viņš ir pazudis. Tieši tas notika Maikla Rirdona šausminošajās pēdējās minūtēs. Es pēdējā laikā esmu stāstījis daudz par klinšu kāpšanas gadījumiem, bet šis, godīgi sakot, ir viens no negaidītākajiem un šausminošākajiem, par kuriem esmu runājis. Jo 2007. gada 13. jūlijas bija paredzēts kā Maikla Rirdona pēdējā diena Īrijā. Nevis pēdējā kā neveiksmīga, bet gan kā plānota. Viņš tur bija pavadījis mēnesi un 30 dienas strādājis gar Īrijas Atlantijas jūras klintīm, izveidojot maršrutus uz klintīm, kuras neviens kāpējs vēl nebija aizskāris. Tas ir 240 maršruti 4 braucienos uz Valentijas salu, un tā diena bija pēdējā. Nākamās rīta plāns bija atvadu vakariņas, rezervēts viesnīcā Beaufort Inn un rotas lietu kastītē, paslēptā zem viņa drēbēm draugmājā. 3 saskaņotas gredzeni. Viens viņam pašam, viņa sievai Mārsi un viņu 13-gadīgajai meitai. Sākotnējais plāns šai pēdējai dienai bija mierīgi ar laivu doties uz Skelligu salām, tām iespaidīgajām senajām akmens torņiem, kas paceļās tieši no Atlantijas okeāna un kurus atpazītu jebkurš zvaigžņu kara fans. Bet slikta laikapstākļi un spēcīgi viļņi to padarīja neiespējamu. Tāpēc Maikls kopā ar savu draugu un fotogrāfu Deimonu Korso nolēma tā vietā apskatīt Fogera klintis Valentijas salā. Fogera klintis ir 600 pēdu augstas, ogļmelnas vulkāniskas klintis pie Īrijas krastiem, kas stāv uz krīta tieši atklātajā okeānā. Apakšā nav nekādas drošas dzegas vai pludmales, tikai Atlantijas okeāns. Tieši pie pamatnes nonākot, gatavs piegādāt 324 kvintiljonus galonu atklātā okeāna ūdens. Niknumu pār jebko un jebkuru, kas stāv klints pakājē. Tajā dienā viņi ieradās pie klintīm vieglā miglā. Lietus sita viņa automašīnu visu ceļu un smidzināja uz viņiem, kad viņi iznesa savus somas un ekipējumu. Deimons bija nosals, nelaimīgs un vēlējās, lai diena beigtos. Bet Maikls bija labā noskaņojumā. Viņš aizveda Deimonu lejā uz šauru akmeņainu līci klints pakājē. Viņi apstājās tikai 15 pēdu augstumā virs dārdzošās Atlantijas okeāna. Milzīgi viļņi triecās visapkārt viņiem, vārdarbīgi šļakstot sālsūdeni pāri klintīm. Gandrīz jebkuram citam uz zemes šī bija vieta, no kuras atkāpties. Bet Maikls tikai pasmaidīja. Bez vārda viņš pagriezās pret klinti un sāka gatavoties kāpšanai, kā vienmēr, bez virves un bez kāpšanas sistēmas. Tikai viņa kāpšanas kurpes, magnēzija pulveris uz pirkstiem un absolūta pārliecība, kas pilnveidota gadu gaitā saskaroties ar neiespējamiem izaicinājumiem uz klints sienas. Maršruts, kuru viņš tajā dienā mēģināja pārvarēt, bija novērtēts ar 5.12a, kas ir gandrīz augstākā robeža tam, ko cilvēka ķermenis spēja paveikt uz klints. Profesionāli klinšu kāpēji trenējas gadiem ilgi, lai vispār mēģinātu šo grūtības pakāpi ar virvi, partneri zemāk un visiem mūsdienu kāpšanas drošības līdzekļiem, kas piestiprināti sienā virs viņu galvām. Maikls nekad iepriekš nebija kāpis pa šo konkrēto maršrutu uz šīs klints. Neviens nebija. Katrs kustības solis uz klints bija jautājums, uz kuru viņš atbildēja reālaikā.
ar Atlantijas okeānu 30 pēdu zem viņa, un neko starp viņu un to, izņemot viņa paša spēju nolasīt klinti, kuru viņš nekad iepriekš nebija redzējis. To kāpēju sauc par brīvo solo no pirmā mēģinājuma. To tiek uzskatīts par visbīstamāko lietu, ko cilvēks var brīvprātīgi darīt uz klintas sienas. Ja jūs domājat, kāpēc viņš brīvprātīgi izvēlējās to darīt, tas ir tāpēc, ka Maikls Riordons vienkārši nedzīvoja tā, kā dzīvo lielākā daļa cilvēku. Dzimis 1965. gada 1. maijā Kvonsetas punkta jūras spēku aviācijas bāzē Rodailendā Maika māte aizgāja, kad viņš bija ļoti jauns. Viņš uzauga kopā ar tēvu, pārvietojoties no vienas vietas uz otru visā valstī, dažkārt bez pastāvīgas dzīves vietas, dažkārt ar neko citu ēdamu kā tikai pieneņu zupu, lai izdzīvotu nedēļu. Bez drošības tīkla vai drošības spilvena. Jau pašā dzīves sākumā nenoteiktība nebija drauds. Tā bija vienkārši kārtējā otrdiena. Viņš pārcēlās uz Kaliforniju 19 gadu vecumā 1984. gadā, laikā, kad māju varēja nopirkt ar vieniem ienākumiem, un klinšu kāpšana tikai sāka veidoties kā nopietna disciplīna. Tikai nelielas apsēst vīriešu un sieviešu grupas, kas ar nolietotiem busiņiem devās uz attāliem klinšu masīviem un darīja uz klintīm tādas lietas, kurām vēl nebija vārdu. Maikls ar galvu pa priekšu iekrita šajā pasaulē. Apmēram 1987. gadā pieredzējis kāpējs vārdā Steves Verblojs iepazīstināja viņu ar Tekits Rock klinti Kalifornijā, 1000 pēdu augstu granīta sienu, uz kuras nopietni kāpēji jau gadu desmitiem pārbaudīja savus spēkus. Un tur viss arī sākās. Maikls nākamos 20 gadus pavadīja, veidojot iespaidīgu kāpšanas sasniegumu sarakstu, kas lauza šī augošā sporta robežas. Viņš uzkāpa vairāk nekā 7900 km vertikāls klints. Lai tu salīdzinātu, tas ir pietiekami, lai uzkāptu Everesta virsotnē no bāzes nometnes vairāk nekā 900 reižu, un lielākā daļa no tā tika veikta bez virves. Kamēr pārējās kāpšanas aprīnas pārgāja uz polstrētiem paklājiem, speciālu aprīkojumu un stingriem drošības protokoliem, Maikls izvēlējās pilnīgi pretēju ceļu. Viņš bija milzīgs Džona Beikera brīvā solo kāpēja fans, kurš kopš 1970. gadu beigām kāpa pa maršrutiem, kurus neviens cits neuzdrošinājās kāpt bez virves. Tāpat kā Beikers, Maikls ieradās pie grūtākajām sienām Amerikā, ģērbies zilās džinsās un koši sarkanā kokvilnas tēkraklā. Bez virvēm vai drošības jostām, jo viņš uzskatīja, ka virve ir kā ankurs, kas novērš viņu uzmanību no tīrās kustības pa klinti. Lai justos brīvāks, dažreiz viņš kāpa ar supermenu šortiem. Lai justos vēl brīvāks, viņš reiz kāpa pilnīgi kails. Viņš bija skaļš, jautrs un neiespējami ignorējams kāpējs. Bet uz klints viņš bija īsts profesionālis. Katra kustība bija izmērīts, katrs lēciens rūpīgi pārdomāts jau iepriekš. Viņš kustējās kā ūdens, kā Bruce Lee uz klints. Lielākā daļa tā laika brīvo solo kāpēju izmantoja virvi, lai izpētītu jaunu maršrutu, pirms to mēģināja. Maikls gāja vēl tālāk. Viņš bija bēdīgi slavens ar to, ka veica pirmus kāpienus bez iepriekšējas maršrutu izpētes. Tas nozīmē, ka viņš kāpa pilnīgi jaunās, nekad iepriekš neaizskartās klintīs, pirmo reizi, bez virves un jebkādām iepriekšējām zināšanām par satvērieniem. Tas varētu izklausīties pārgalvīgi, bet viņš atteicās no kāpieniem, kurus citi veiktu ar aizvērtām acām, tikai tāpēc, ka viņam tas nešķita pareizi. Viņam solo kāpšana bija mūža vēlēšanās. Viņam bija unikāla kāpšanas domāšana, ko viņš sauca par 8-foot eggshell. Kad viņš atradās uz sienas bez virves, viņa prātam bija neredzama robeža. Nebija ne pagātnes, ne nākotnes, ne bailes no krišanas, ne gaudojoša vēja, ne zemes simtiem pēdu zem kājām. Tikai nākamā soļa – absolūtā tīrība. Ja tu uzaugi, remontējot dzinējus savu tēvu piebraucamajā ceļā, tu precīzi zini, kāda ir šī sajūta. Maikls tu dzīvoja pastāvīgi. Un tas, ko viņš sasniedz ar šo 8-foot eggshell domāšanas veidu, bija patiesi gandrīz neticami. Savos labākajos gados Maikls gandrīz katru dienu veica solo kāpienus. Un ne tikai grūtās sienas, viņš veica solo kāpienus arī iesildīšanās, atslāpšanas un treniņu kāpienos. Pilnīgi visu. Reiz 2004. gada aprīļa beigās Maikls devās uz Joshua Koku Nacionālo parku, klinšu kāpēju paradīzi Dienvidkalifornijā, ar vairāk nekā 8000 dokumentētām maršrutiem, kas izvietoti uz tās slavenajām klintīm. Viņš plānoja izkāpt dažus maršrutus pirms doties gulēt. Tā vietā viņš palika nomodā 19 stundas un bez drošināšanas izkāpa 280 maršrutus vienā piegājienā.
Daži no tiem bija ar grūtības pakāpi līdz pat 5.13a. Tas ir tik ekstrēms kāpiens, ka sienas liecas atpakaļ, un vienīgais, kas tevi notur dzīvu, ir satvērieni 10 centu monētas lielumā. Viņa kopējais kāpšanas attālums šī visa pārbaudījuma beigās bija 2 vertikālas jūdzes pa klinti vienas dienas laikā. Vēlāk tajā oktobrī viņš nolēma pabeigt 1000 solo kāpienus 30 dienās. Tas nozīmē aptuveni 33 solo kāpienus katru dienu veselu mēnesi pēc kārtas. Viņš ieradās parkā pirms rītausmas un palika līdz pēc tumsas iestāšanās, pārvietojoties no klints uz klinti tikai ar saviem apaviem un magnēzija maisiņu. Savās ražīgākajās dienās viņš kāpa solo vairāk nekā 15,000 vertikālo pēdu. Tas ir tā, it kā katru dienu pirms saulrieta uzkāptu uz Empire State Building 12 reizes. Nākamajā gadā, 2005. gada augustā, viņš uzsāka vienu no Amerikas ambiciozākajiem kalnu maršrutiem – Palisade Traverse Sierra Nevada kalnos. Tā ir robaina, 9 jūdžu gara grēda, kas savieno 26 dažādas kalnu virsotnes, no kurām 6 paceļas vairāk nekā 14,000 pēdu augstumā. Pirmā komanda, kas jebkad to pabeidza, pavadīja 7 dienas maršrutā un veselu nedēļu iepriekš slēpjot pārtiku un krājumus pa ceļam. Otrā komanda pirms viņa tam veltīja 12 dienas. Maikls sāka bez jebkādiem iepriekš sagatavotiem krājumiem maršrutā. Viņš pabeidza 22 stundas vēlāk. Tāds cilvēks, tāds kāpējs, neizdzīvo tikai ar veiksmi. Viņš izdzīvo, jo viņam ir absolūta, pilnīga kontrole pār vertikālo pasauli. Viņš precīzi zina, ko dara, un precīzi zina, uz ko ir spējīgs viņa ķermenis. Pirms došanās uz Īriju, Maikls bija uzticējies draugam un žurnāla redaktoram neoficiāli, ka viņa galvenais mērķis ir kāpt bez drošināšanas maršrutā Freerider uz El Capitāna. Šis maršruts vēda taisni augšup pa 3000 pēdu augstu Kalifornijas granīta sienu. Ja jūs sekojat kāpšanai, jūs zināt, ka tieši šo pašu maršrutu Aleks Honolds uzkāpa bez virves 10 gadus vēlāk un kļuva par pasaules ikonu. Maikls Rīrdons klusībā plānoja to izdarīt pirmais. Visa šī mēneša laikā Īrijā viņš vienkārši noskaņoja savu prātu un ķermeni lielākajam kāpšanas sasniegumam vēsturē. Tātad, kad Maikls 2007. gada 13. jūlijā uzkāpa uz sienas, kuru neviens iepriekš nebija kāpis, viņš droši vien sev atgādināja, kas šis kāpiens ir. Treniņš, daļa no procesa. Maikla maršruts tajā dienā veda pa klints ziemeļpusi, kur tumši melnais serpentīna iešs krasi iegrimst Atlantijas okeānā. Aptuveni 9 metrus tālāk Deimons atradās tieši pretī uz plakana akmeņaina izvirzījuma un fotografēja kāpšanu. Viņus abus šķīra šaura sprauga ar mutuļojošu Atlantijas okeāna ūdeni. Pirmās kustības bija visgrūtākie. Slapjošs akmens un bez magnēzija pēdām nozīmēja, ka viņa pirksti taustīja nepazīstamo melno serpentīnu, meklējot pie kā pieturēties. Tajā grūtības līmenī, kādā tika vērtēti akmeņi, pa kuriem viņš kāpa. Pat vislabākajos apstākļos satvērieni ir žiletes asmens plānumā. Šodien tie bija pārklāti ar mitru sāli no bangām, kas triecās pret klinti. Zem viņa Atlantijas okeāns ar visu savu spēku un niknumu trieca viļņus pret sienas pamatu. Viens slīdēsiens ar slapju kurpi, viens salūzis satvēriens, un viņš akli kristu atmuguriski, mutuļojošajā baltajā ūdenī. Bet Maikls lasīja tukšo akmeni reālaikā, ieķiroties ar magnēziju klātiem pirkstiem neredzamās malās un spiežot savus gumijas apavus mazās iedobēs slidena akmens virsmā. Viņš kustējās ar plūstošu, biedējošu grāciju, kāpjot augšu pa klints sienām ar absolūtu mehānisku pilnību. Augšup un augšup viņš kāpa, līdz lēnām un uzmanīgi sasniedz virsotne. Pirmais kāpiens pabeigts. Viņš uz mirkli apstājās virsotnē. Atlantijas okeāns bezgalīgi izplatās aiz viņa. Īrija bija viņam aiz muguras, zem kājām ogļmelna siena. Viss, kas viņam bija jādara, jānokāpja lejā. Šoreiz viņš kāpa lejup pa pavisam citu maršrutu, kas šoreiz tika vērtēts kā vieglāks – 5.10. Bet te ir tas, ko lielākā daļa cilvēku nezina par kāpšanu bez virves. Kāpt lejā ir bezgalīgi bīstamāk nekā kāpt augšā. Kad kāp augšā, tavas acis rāda ceļu. Tu vari redzēt klinti, plānot secību, un tavs ķermenis seko līdzi. Kāpjot lejā, tu kāp akli. Tavs paša ķermenis aizsedz skatu uz sienu zem tevis.
Tev jālaiž viss ķermeņa svars tukšumā, izstiepjot kāju zem sevis un paļaujoties gan uz savu tvērienu spēku, gan atmiņu, lai atrastu ļoti šauru maliņu, kuru tu pat neredzi. Viena kļūda aprēķinos, viena kāja novietota colu par tālu pa kreisi, un gravitācija uzvar. Bet Maikls izbēga. Līdz 17:00. Viņa gumijas kurpes pieskārās nelielas platformas plakaniem akmeņiem uz plakana akmens gabala, kas izvirzījās no klints sienas. Nevis zeme vai pludmale, bet gan neliela akmens plāksne, kas atradās aptuveni 15 pēdu augstumā, tieši virs mutuļojošā Atlantijas okeāna. Akmens zem viņa kājām bija melns no biezām slapjām aļģēm un slidens kā ledus. Tā nebija droša vieta, kur ilgi uzturēties, bet viņš to arī neplānoja. Viņš bija izdarījis to, ko bija ieradies paveikt Valencijas salā. Tieši pretī viņam, pāri šaurajai šaurumam, aptuveni tajā pašā līmenī, viņa draugs Deimons visu kāpienu bija pavadījis ar paceltu kameru, iemūžinot katru biedējošo kustību. Sākumā tas bija aizraujoši, bet adrenalīns, vērojot, kā viņa draugs izdzīvo, bija izzudis. Deimons bija nosals, līdz kaulam izmirts no ledainā lietus un vairāk nekā gatavs atgriezties viņa viesnīcas siltumā. Viņš nolaida savu kameru, noslaucīja ūdeni no sejas un pāri dārdošo viļņu rēkoņai sauca, ka ir laiks kravāties un doties prom. Visa mēnesi ilgā ceļojuma oficiāli bija beigusies. Lai atgrieztos pie Deimona, Maiklam vajadzēja tikai šķērsot šauro, mutuļojošā okeāna ūdens joslu, kur Atlantijas okeāns starp viņiem ieplūda un atkāpās. Kāpšana nebija nepieciešama. Bet tu arī nevarēji vienkārši pāriet pāri. Tev vajadzēja sagaidīt brīdi starp lielajiem viļņiem, ātri pārvietoties un tikt otrā pusē, pirms nākamā viļņu sērija pienāca. Kamēr Maikls gaidīja, viņš paskatījās apkārt. Viļņi, kas triecās cauri šaurumam, bija nevaldāms Atlantijas okeāna bangas, kas 3000 jūdžu nebija sastapuši šķēršļus. Tagad tie spiedās cauri šajā šaurajā šaurumā un sprāga pret melnajām klints sienām no visām pusēm. Tas bija mežonīgi. Tas bija skaisti. Viņam bija jāpadara šī ainava par paliekošu atmiņu. Tāpēc viņš paskatījās atpakaļ uz Deimonu caur biezo miglu un iekliedzās, ka vēl nevēlas doties prom. Viņš teica savam draugam, lai atkal paceļ kameru un uzņem vēl dažas pēdējās bildes, lai atcerētos šo dienu. Viņš palūdza uzņemt bildi, kur viņš stāv tieši tur, uz klints plātnes, pozējot ar milzīgajiem, niknajiem viļņiem, kas triecās pret klintīm aiz viņa. Deimons izlaida neapmierināti nopūtu un novēla acis. Nu, Maik, laiks doties prom no šejienes, viņš nodomāja. Bet, lai gan viņam bija augsti un viņš vēlējās doties mājās, viņš bija arī labs draugs un kaislīgs fotogrāfs. Tāpēc viņš piekrita. Viņš pacēla smago objektīvu atpakaļ pie acis, ierāmēja Maiklu uz niknā Atlantijas okeāna fona un sāka spiest slēdzi. Un tieši tajā brīdī slasts aizcirtās ciet. Redzi, kamēr Maikls stāvēja atslābinājies, pozēja un jutās pilnīgi mierīgi uz klints, kas bija slidena kā ledus Atlantijas okeānā, ūdens mutuļoja ar haotisku, neparedzamu enerģiju. Valencijas sala atrodas pašā Eiropas malā, ar 1000 jūdžu atklāts okeāna starp to un Ameriku. Katrs vētra, kas šķērso šo okeānu, sūta savu enerģiju tieši šajās klintīs. Un parasti to var nolasīt. Tu vari dzirdēt, kā viļņi veidojas, tu vari redzēt, kā tie tuvojas krastam. Tu vari noteikt to ritmu. Bet dažreiz vilnis ieplūst šaurā līcī, un ģeometrija to saspiež un pastiprina par lielu, ātru, milzīgu vilni, kas aizslauka visu savā ceļā. Un okeāns nebrīdina, kad tas gatavojas notikt. Kamēr Deimons fotografēja, viņš caur savu fotoaparātu objektīvu dažu sekundžu laikā ieraudzīja, ka milzīgs vilnis tieši iegriežas līcī un tieši virzās uz to vietu, kur stāvēja Maikls. Pēc dažām sekundēm vilnis trāpīja. Tas, kas notika tālāk, bija nežēlīgi. Ūdens ap Maiklu vardarbīgi pacēlās par vairākām pēdām un noskaloja tieši uz vienīgās līdzenās platformas, uz kuras Maikls stāvēja. Nebija laika. Ūdens ar vilcienu spēku trāpīja Maiklam ceļos un nogāz viņu no kājām uz muguras, uz aļģēm klāta akmens, kamēr ūdens mutuļoja visapkārt. Tiklīdz viņš sajuta, kā vilnis viņu skar, Maikla Riordona 20 gadu izdzīvošanas instinkts uzreiz ieslēdzās. Viņš nepanikā. Viņš paskatījās augšup, un virs platformas bija augstāka dzega. Ja viņš to varētu sasniegt, viņš atrastos virs viļņa sasniedzamības. Viņš pastiepās pēc tās un nekavējoties mēģināja uzrāpties.
Viņa pirksti kļuva balti, spiežoties pret ogļmelno serpentīnu, meklējot kaut ko, jebko, aiz kā pieķerties, kaut ko, kas ļautu viņam uzvilkt sevi augstāk par ūdens aizsniedzamību. Viņš atrada malu un satvērās tai. Viņa rokas bija uz tās, viņš gandrīz bija ticis galā, bet viļņi ne tikai triecās. Tie atkāpjas. Ūdens pie Fogera klintīm nav vienkārši parasts jūras posms. Sakarā ar to, kā klintis ir veidotas, tas darbojas kā milzīga veļas mašīna. Tāpēc, kad milzīgi Atlantijas viļņi triecas pret klints sienu, ūdens atsitas atpakaļ, radot spēcīgas, virpuļojošas straumes, kas ar milzīgu, sagraujošu spēku velk uz leju. Maikls tika vēlreiz spēcīgi satriekts ar atvilni. Viņš zaudēja satvērienu un krita. Tomēr viņš izstiepa rokas uz priekšu, lai satvērtu virsmu, cenšoties aizķerties aiz jebkā, lai noturētos. Bet tur nebija nekā. Tā posma virsma bija ar aigēm klāts akmens, kas nesniedza nekādu berzi, nekādu satvērienu, neko. Tūkstošiem galonu smaga ūdens spēks, kas viņu vilka, bija nepārvarams, un tas vilka viņu tieši. Viņš neko nevarēja darīt. Maikls tika aizvilkts pāri ar aļģēm klātās platformas malai 15 pēdu augstumā un iekrita mutuļojošajos Atlantijas okeāna ūdeņos. Un tajā brīdī, kad viņš pieskārās ūdenim, straumes uzreiz viņu satvēra un aiznesa prom no klints un atklātā okeānā dažu sekundžu laikā, it kā viņš vispār neko nesvērtu. Dēmons šausmās un izmisumā norāva kameru no acs un kliedza Maikla vārdu vēja rēkoņā. Viņš steigā metās pie līča malas un pārmeklēja mutuļojošo ūdeni sev priekšā, izmisīgi cenšoties ieraudzīt Maikla koši sarkano tēkraklu. Dāzes šausminošas sekundes tur nebija nekā cita, kā vien nikns okeāna ūdens. Tad Maikls iznīra virspusē. Tajā brīdī viņš bija aizdriftējis gandrīz 165 jārdus jūrā. Pats mutuļojošajā Atlantijas okeānā, smago džinsa bikšu un kāpšanas apavu nospiests, Maikls joprojām bija aktīvs. Viņš bija izdzīvotājs. Viņš kulstīja ūdeni, stumdams un cīnoties pret straumi, darot visu iespējamo, lai peldētu atpakaļ pie klintīm un izkāptu ārā. Geimens nebija tas, kurš vienkārši stāvētu tur. No savas pozīcijas viņi no Maikla šķīra tikai šaura Atlantijas ūdens josla. Viņš nometās lejā, satraukti raujot vaļā viņu ekipējumu krājums un līdzi paņemtās somas un izvilka statisko kāpšanas virvi. Viņš steigā atgriezās pie līča robainās malas, satina smago virvi rokās un svieda to ārā rūcošajā vējā, izmisīgi cerot, ka Maikls to varēs aizsniegt. Bet viņš nevarēja. Virve bija tikai 200 pēdu gara. Tajā brīdī Maikls jau bija 165 jārdu attālumā, gandrīz 3 reizes tālāk nekā virves garums. Tāpat netuvojās. Viņa draugu atklātā jūrā vilka spēki, kas bija ārpus jebkādas cilvēka kontroles. Viņš neko nevarēja izdarīt. Viņu pārņēma panika. Viņam nebija mobilā telefona. Viņa virve bija bezjēdzīga un nebija neviena veida, kā nokļūt tajos mutuļojošajos ūdeņos, kas nenozīmētu viņa tūlītēju nāvi. Un atšķirībā no Maikla, līča puse, kur atradās Dēmons, bija savienota ar pārējo salu. Aiz viņa atradās taka, kas veda augšup uz Valencijas krasta apsardzes staciju, kas atradās jūdzu tālāk. Tā bija vienīgā atlikusī iespēja. Viņš kliedza pāri ūdenim Maiklam, sakot, lai viņš turas un ka viņš dosies pēc palīdzības. Tad viņš skrēja vienu jūdzi augšup kalnā, miglā un lietū. Viņa kājas un plaušas dega. Katru sekundi, kad viņš nebija tur, Maikls bija vēl tālāk prom. Līdz 2007. gada jūlija, 17:15, Dēmons ieskrēja krasta apsardzes stacijā un aizelsies pastāstīja viņiem, kas bija noticis. Viņi nekavējoties mobilizējās. Jau 15 minūšu laikā, pēc tam, kad vilnis bija trāpījis platformai, viņi bija notikuma vietā. Bet līdz tam laikam Maikls vairs nebija redzams. Pēc tam sekojošā glābšanas operācija bija viena no intensīvākajām īrijas krasta apsardzes vēsturē. 12 brīvprātīgo glābšanas laivas, krasta apsardzes glābšanas laiva un glābšanas helikopters meklēja līdz tumsai. Nākamo 48 stundu laikā īrijas piekrasta pārvērtās par milzīgu meklēšanas tīklu. Helikopteri no militārajām bāzēm ar infrasarkano staru skeneriem pārmeklēja ūdeni zem sevis. Jūras dienesta nirēji, meklētāji kājām un citi profesionāli nirēji pārmeklēja katru zemūdens salu un robainu plaisu gar Fogera klinšu pakāji.
2007. gada 15. jūlijā varas iestādes oficiāli pārtrauca glābšanas darbus. Nebija iespējams, ka viņš būtu izdzīvojis. Viss, kas bija palicis, bija mirstīgo atlieku atrašana. Pat tad viņi neko neatrada. Ne viņa ķermeni, ne drēbes, ne kurpes, ne kaklarotas, ko viņš nēsāja. Maikls vienkārši bija pazudis. Viņam bija 42 gadi. Un savā pēdējā brīdī šī 8 pēdu aizsargčaula visticamāk bija pilna baida. Esmu pārliecināts, ka viņam pat nepietika pussekundes, lai padomātu par savu partneri un meitu. Jūs droši vien sev uzdodat to pašu jautājumu, ko es, kad pirmo reizi saskāros ar šo stāstu. Kāpēc gan cilvēks, kura visa dzīve bija balstīta uz precīzu bīstamības pārvaldību, nolēma uzkavēties briesmās fotogrāfiju dēļ? Tagad lūk, kā ir. Katru mēnesi es izveidoju vienu video tieši Patreon atbalstītājiem. Brīdinājumi bija acīm redzami. To nekur citur neredzēsi. Ja tas ir tas, kas tev patīk, saites ir aprakstā. Šeit ir iesaistīts dažas lietas. Pirmkārt, tā ir bioloģija. Kad esi patiesās fiziskās briesmās, tavas virsnieru dziedzeri izdala asinīs adrenalīnu un kortizolu. Tavs sirdsdarbības ātrums strauji palielinās, redze kļūst asāka, smadzenes visu uzmanību koncentrē tikai uz tūlītējiem draudiem tavā priekšā. Viss pārējais pazūd. 8 pēdu olu čaula, ko Maikls aprakstīja, nebija tikai filozofija. Tā bija viņa nervu sistēma, kas darīja tieši to, ko 3 miljoni gada cilvēku evolūcijas tai bija iemācījuši darīt. Kad briesmas beidzas, šis vairogs pazūd. Adrenalīna pussabrukšanas periods ir no 1 līdz 3 minūtēm. Līdz brīdim, kad Maikls nokāpa no tās sienas, ķīmiskais savienojums, kas viņa bija turējis maksimālā modrībā, jau bija pazudis. Viņa smadzenes bija reģistrējušas uzdevumu kā pabeigtu, draudi neutralizēti, var atslābt. Tu zini šo sajūtu, tu esi to piedzīvojis, varbūt ne uz jūras klints, bet tu esi to piedzīvojis. Brauciens māju pēc garas maiņas, kad grūtākais jau ir aiz muguras un prāts jau ir pie virtuves galda. Tieši tajā brīdī no nekurienes parādās otra mašīna. Un tad ir arī psiholoģija. Jo prasmīgāks tu kļūsti, izdzīvojot bīstamās situācijās, jo vairāk tavs prāts klusām sāk pārdefinēt, kas patiesībā ir bīstams. Maikls bija stāvējis uz sienām, kuras vairumu cilvēku nogalinātu jau tikai paskatoties uz tām, un aizgājis prom sveiks. Pēc 2 desmitgadēm šādas pieredzes viņa smadzenes bija izveidojušas ļoti specifisku priekšstatu par to, kas ir īstas briesmas. Tam bija forma, tā bija vertikāla, ar izgriezumiem un satvērieniem. Plakāna akmens platforma 15 pēdu augstumā virs ūdens neatbilda šim priekšstatam. Tas neizskatījās pēc tā, kas jebkad iepriekš būtu mēģinājis viņu nogalināt, tāpēc viņa smadzenes to neuztvēra kā tādu. Un tad, geogrāfiski skatoties, viļņi, kas būtu pietiekami lieli, lai sasniegtu tieši to platformu, uz kuras atradās Maikls, ir reti sastopami. Pats Maikls tur bija bijis 2 nedēļas agrāk. Lielāko daļu dienu ūdens paliek tur, kur tam jābūt. Lai Maikls Rīrdons tajā pēcpusdienā nomirtu, adrenalīnam, kas uzturēja viņa modrību, bija jābūt izzudušam. Viņa smadzenēm bija jābūt uztvērušām draudus kā beigušos. Mēnesis, strādājot pie Atlantijas okeāna, bija klusi padarījis mutuļojošo okeāna ūdeni par ainavu, nevis par briesmām. Un vilnim bija jāizliecas tieši pareizajā leņķī, tieši pareizajā līcī, tieši pareizajā brīdī, lai sasniegtu tieši to platformu, uz kuras viņš stāvēja. Viss bija jānoiet greizi. Viss arī nogāja greizi. Tūkstošiem jūdžu tālāk, tajā piekdienas rītā Kalifornijā, Mārsija Rīrdona bija satraukta. Viņa visu rītu bija cīnījusies ar sajūtu, kurai nevarēja dot vārdu, ar smagu, nomācošu sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Viņa vairs nespēja to izturēt, tāpēc paņēma telefonu un piezvanīja Maiklam, lai vienkārši pārliecinātos, ka viss ir kārtībā, atbildēja Deimons. Un tajā brīdī sieviete, kuras vīrs 20 gadus bija izdzīvojis neiespējamo, vienkārši zināja precīzu mirkli, kad okeāns uzvarēja. Viņi saka, ka sieva vienmēr zina. Maikls Rīrdons ir oficiāli klasificēts kā pazudis bez vēsts, uzskatāms par mirušu. Nav ne ķermeņa, ne iespējas rast mieru. Palikusi tikai atmiņa par vīru, kurš dzīvoja bez virves, un baltās krīta pēdas no pēdējā izmisīgā tvēriena, kas palikušas īrijas piekrastē. Maikls ticēja, ka viņa pieredze deva viņam kontroli pār pilnīgi nežēlīgu vidi, bet nākamo kāpēju 2 reiz atstāja sniegā 26,000 pēdu augstumā, uzskatot viņu par mirušu 15 stundas.
Viņa sievai pateica, ka viņš ir aizgājis, un viss, kas bija palicis, bija viņa nosalušie kāju pirksti un apsaldētā seja. Bet tad viņa saņēma vēl vienu zvanu. Nepalaidiet garām mūsu nākamo stāstu.